Un, jā, es domāju, ķersimies klāt, slavu Dievam. Un tas, ko Dievs man ir licis jau kādu laiku sirdī, ir uzvara Jēzu Kristu. Dievs pats ir teicis to, ka Jēzus, mirstot pie krusta, viņš piepildīja pilnīgi visu. Viņš uzvarēja nāvi, viņš uzvarēja velnu, viņš uzvarēja jebkuru velna plānu, jebkuru viņa viltību. Viņš stāvēja tam pāri, viņš teica, velns ir zem manām kājām tagad. Tas nenozīmē, ka mēs esam tikai stiprāk augumā par viņu, ka mēs viņu varam uzvarēt un pieveikt, un mēs varam viņam turēties pretī, bet viņš ir zem mūsu kājām. Tas nozīmē, ka Jēzu Kristu mums ir pilnīga autoritāte. Mums vairs nav jācīnās ar viņu. Mēs jau esam pāri viņam, Jēzu Kristu. Un tāpēc pirmais, kas man nāca, bija šī doma, tieši šie trīs vārdi - uzvara Jēzu Kristu. Un tad man nāca šāds pārdoms to, ka mēs tikām glābti ne tikai, lai ieraudzītu grēku un cīnītos ar viņu, bet lai gara spēkā mēs iznīcinātu grēku mūsu dzīvēs, un mums vairs nebūtu jācīnās. Jo Jēzu Kristu mēs esam uzvarējuši grēku. Mums nav katru dienu jāceļās ar cīņu, ar smagumu, ar sajūtu, ka tūlīt būs, tagad man atkal jācīnās. Nē, Jēzu Kristu mēs esam uzvarējuši to. Tāpēc viņš teica, velns ir zem manām kājām. Un pirmā raksturvieta, ko es gribētu nolasīt, tā ir no Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas 36. pants. Ja nu dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi. Mēs būsim patiesi brīvi. Mēs varēsim dzīvot brīvi, bez cīņas, bez nosodījuma, bez vainas apziņas, bez nospiedošas sajūtas. Ja viņš mūs dara brīvus, mēs patiesi esam brīvi, un tas ir iespējams tikai un vienīgi Jēzu Kristu. Mēs miesā nespējam būt patiesi brīvi. Mēs miesā spējam cīkstēties ar viņu un šādi tad uzvarēt, bet viņš nekad neatstāsies no mums. Tāpēc, ka vēlns tā ir daļa no mūsu miesas. Šī miesa tiek vadīta. Un tikai un vienīgi Jēzu Kristu mēs spējam nomirt šai miesai. Nomirt tik vienam miesas uzbrukumam, miesas kārībai, vadībai, tad, kad viņa sāk rosīties. Tikai un vienīgi Jēzu Kristu. Un tad man nāca pirmais salīdzinājums, es jau esmu ar to dalījusies, bet man liekas, tās ir divas ļoti brīnišķīgas salīdzinošas piemēri. Es agrāk, kad smēķēju, es mēģināju miesāt dažādi. Es nevarēju. Mana miesa bija vāja, un man nebija cilvēcīgā gribasspēka tik liela, lai pateiktu nē, jo man nevarēja pateikt nē. Bet tad, kad es pieņēmu Jēzu Kristu, viņš man atbrīvoja vienā momentā. Un man nekad vairāk nav gribējies smēķēt, lai gan ļoti smēķēju vairākus gadus. Nekad mūžā man nav vairāk gribējies to, tāpēc, ka viņš mani atbrīvoja, patiesi darīja mani brīvu. Bet man ir kāds cits piemērs, ļoti tuvs cilvēks, kurš nu jau ir atmetis smēķēšanu vairāk kā 20 gadus. Bet tad, kad tu savā miesā, bet tad, kad tu viņam paprasi, kā ir, šis cilvēks atbild, katru dienu vēl gribās. Atceros tās atmiņas, kā es sēdēju no rīta pie kafijas krūzes un uzvilku to dūmu, bet nepīpēšu, jo, nav veselīgi, baigi dārgi maksā. Un tur ir šie divi piemēri. Viens cilvēks laiku cīnās savā miesā, apzinoties labu, bet cīnās savā miesā, jo viņš nav brīvs. Bet otrs cilvēks ne tikai apzinās,
ka grēks ir grēks, tas ir slikti. Bet Jēzus ienāca tās cilvēka dzīvē un darīja viņu pilnīgi brīvu. Un tieši balstoties arī uz šiem diviem piemēriem, jā, un tad nākošā rakstiet no arī Jāņa evaņģēlija, 16. nodaļas, 7. pants, 7, 8. Tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aizēju. Jo, ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizgājis es to sūtīšu pie jums, un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Tas ir pirmais solis, kad mēs nākam pie Dieva. Viņš mums atklāja grēku, taisnību un tiesu. Viņš mums atver acis uz šo pasauli, uz miesas darbību un uz viņa valstību, kā viņš ir paredzējis mums dzīvot. Viņš nošķir tagad mūsos ar savu vārdu labo no ļaunā, un mēs to skaidri ieraugam. Bet ar to nepietiek, ka mēs to ieraugam. Nepietiek, ka mēs saprotam. Mums ir vajadzīgs spēks, kas tagad šo mūsu saprašanu, šo vārdu, ko mēs esam atklājuši, padara dzīvi mūsos un spēcīgu, kas iznīcina savā ugunī pilnīgi visu tumsu, tā ka no tās nepaliek pāri nekas kā tikai pelni. Tam vairs nav vara mūsu dzīvēs. Un kāpēc šāda tēma? Ik pa laikam ļoti bieži es redzu un dzirdu, kā Dieva bērni cīnās ar sevi, ar miesu. Viņi zina, kas ir labs. Viņi zina, ka emocijām nevar klausīt. Viņi zina, ka ir jādzīvo vārdā. Viņi zina, ka nevar to darīt. Viņi zina, ka nevar to darīt. Un viņi cenšas, patiesi cenšas, jo viņi ir ieraudzījuši, ka tā ir labi, ka tā vajag dzīvot. Bet viņi katru dienu cīnās par to. Un tas ir ļoti nogurdinoši. Mēs nevaram dzīvot uzvaras pilnu dzīvi, kamēr mēs vēl cīnāmies ar šo dzīvi, kamēr mēs vēl cīnāmies ar šo grēku. Jo šis grēks, šī tumsa, tā neļauj mums pacelt galvu un iet augšā. Tā neļauj mums iet tālāk. Mēs esam nonākuši līdz kaut kādam patiesības līmenim, bet kamēr mēs neesam uzvarējuši šo lietu, kas mūs tur pie zemes, mēs netiekam tālāk. Un ja mēs netiekam tālāk, tas nozīmē, ka mēs nevaram iemantot vēl lielāku spožumu. Mēs nevaram iemantot vēl lielāku Kristu mūsos. Jo mēs zinām, ka Dievs ir kārtības Dievs. Ja Viņš mums kaut ko mūsu dzīvēs ir uzrādījis, kamēr mēs netiksim ar to galā, mēs neiemantosim vēl vairāk, vēl lielāku spožumu, jo Viņš iet soli pa solītim. Mūsu saudzēdams, viņš iet soli pa solīti, viņš uzrāda vienu lietu, lai mēs tiekam ar to galā. Tad, kad mēs esam tikuši ar to galā, tad viņš mums ved tālāk. Bet mums ir jāaiziet cauri šiem etapiem. Nebūs tā, ka viņš mums kaut ko uzrādīs, mēs paliekam tur cīnoties, un viņš saka, nu labi, cīnies ar to un ej tālāk, ņem nākošo nastu, ņem nākošo, ar ko tev jātiek galā. Viņš nav tāds, viņš mūs saudzē mūsu dēļ. Un tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs ielaižam svēto garu mūsu dzīvēs. Un to, ko mēs esam ieraudzījuši, to, kas nav no Dieva, ar to, ko mēs cīnamies, ka mēs atdodam to svētajam garam un ļaujam viņam izņemt to ārā, lai mums vairs nav jācīnās, lai mēs varam dzīvot pilnīgi brīvu dzīvi. Jo ir cilvēki, no kā es esmu dzirdējis, ka viņi ir samierinājušies ar šo mūžīgo cīņu. Viņi saka, nu tā jau būs, tā jau mums kristiešiem ir. Jo ir taču teikts Dieva vārdā to, ka mums būs cīņas visu laiku, uzbrukumi un tā un tā. Un tā ir daļa no kristiešu dzīves. Bet tā nav daļa no mūsu garīgās dzīves. Šie uzbrukumi mums būs miesā, mums būs apkārt. Bet iekšā mums ir jābūt brīviem. Tās ir divas dažādas lietas. Ārējie uzbrukumi, miesas kaut kādas sacelšanās, vai mūsu iekšējā brīvība.
Jo mēs neesam miesa, mēs nevaram vairāk teikt, ka tā ir daļa no manis, tā būs visu laiku. Mēs Dieva spēkā noliekam šo miesu malā, mēs viņu atmetam, mēs viņai sakam klusu mierā. Mēs nevaram, mums ir jāiet tālāk par to, ka mēs esam ieraudzījuši, ka grēks ir grēks, tums ir tums, un ka mēs cīnīsimies ar to visu laiku. Un nē, Dievs grib, lai mēs dzīvojam pilnīgi brīvu dzīvi. Un tam man nāca sirdī, kāpēc tā ir? Uh, Kāpēc tā ir, ka dažkārt cilvēki cīnās visu laiku, bet tā kā netiek tomēr vaļā no tā? Un man sirdī nāca kāds salīdzinājums. Ir ģimene, kuram vīram patīk iet, piemēram, piekdienās uz bāru iedzert ar draugiem. Un tad sieva visu laiku bubina. Nu, cik var dzert? Nu, kāpēc tu tur ej, tu tur naudu tērē, tu tur laiku tērē, tu neesi kopā ar ģimeni? Un sieva visu laiku bubina viņam, nu, teiksim, tā pārmet. Un tā kā vīrs tā kā apzinoties, ka, nu jā, būtu jau labāk tomēr būt mājās pie ģimenes un to naudu netērēt tur alkoholā un tā, un nedzīvot tādu dzīvi, bet, nu, it kā jau, nu kas tas, jo es jau tur labu laiku pavadu, neko sliktu jau es it kā nedaru. Bet, nu, tā kā, lai sieva nebubinātu, tad es labi sēdēšu mājās. Bet viņam nav tā īstā grēka atziņa. Viņš tikai redz to miesīgo, teiksim tā, miesas skumjas, ka sieva bubina, viņa nav apmierināta, mājā visu laiku ir skandāli, kašķi dēļ tā, ko viņš dara. Un viņam ir šī miesīgā apziņa par to, nu jā, sieva, lai nebubinātu, tad es neiešu uz to bāru un nedzeršu un netērēšu naudu. Bet viņam nav īstā apziņa, kāpēc tad tā sieva bubina. Tāpēc, ka tu bojā savu veselību, tu tērē savu naudu, tu neko neiegūsti sēžot tajā bārā. Bet viņš to nesaprot, jo viņam patīk tas. Tur ir jautris, iedzer, un tad ir forši. Un tad ir tā, ka viņš, piemēram, nākošajā piekdienā, ka viņš ir izlēms, labi, paklausīšu sievai, lai viņa nebubinātu. Nākošajā piekdienā zvana viņam draugi, nu vai tu nāks, viņš neceļ telefonu. Viņš negrib teikt, ka viņš nenāks. Viņš izdomā, es labāk aizmukšu, lai man nav jācīnās ar to, jo viņam nav tā īstā apziņa. Kāpēc? Viņš nevar nostāties stipri un pateikt, es neiešu, tāpēc, ka tas man neder. Tas mani apgrēcina, tas grauj manu pasauli, tas grauj manu ģimeni un visas šīs pārējās lietas, bet viņš to nav pamanījis. Viņš tikai ieskatījies tajā, ko sieva bubina, lai sieva nebubinātu, tad es tā nedrīkšu. Viņš nevar pateikt stingru nē, un tāpēc viņš vienkārši izdomā, es labāk necelšu, es vienkārši aizmukšu no šī, teiksim, grēka. Es vienkārši aizmukšu un paslēpšos. Bet tur nav cīņas, tur nav īstā nostāšanās pretī tam. Bet kāpēc? Jo viņš nav to ieraudzījis. Viņš turās tikai pie tā ārējā. Un tas ir tāpat kā, piemēram, mūki un mūķenes. Viņi ieiet klosterī, lai negrēkotu. Nevis viņi sevi no iekšienes iztīra, bet viņi aizmūg no pasaules, viņi aizmūg no grēka, kur viņi varētu saskarties ar to grēku. Un tādējādi viņi domā, ka viņi ir šķīsti un viņi tīri. Bet nesaskaroties ar šīm dzīves situācijām, kur mums ir jāstājās pretī, jāšķīsta sevi, jāļauj svētajam garam mūs tīrīt, viņi vienkārši aizmūg no tā visa, negribot to. Bet Dievs grib, lai mēs atdodam savu dzīvi viņam, lai mēs sakam, jā, Dievs, es redzu manu grēku, es redzu manu netaisnību, es vēl redzu, ka es kaut kur neesmu nomazgāts, bet šeit es esmu. Nāc, palīdzi man, iemājo manī, atklāj man, un nevis galvā atklāj man, bet manā būtībā atklāj man, parādi, kā tu to redzi. Parādi caur savām acīm. Jo tad, kad mēs ieraugam netaisnību, to, kas nenāk no Dieva principā, ja kādā mērā, kas tas būtu, caur Dieva acīm, kā svētais gars to redz, mēs nekad vairs negribēsim to darīt.
Katru reizi, kad mēs kaut ko darām, kas nenāk no Dieva, mēs abēdinam Svēto garu savās dzīvēs. Un kas notiek, kad mēs abēdinam Svēto garu savās dzīvēs? Viņš paliek kluss, viņš atkāpjas. Ne jau tāpēc, ka viņš gribētu, bet tāpēc, ka viņam tur nav vietas. Mēs esam izvēlējušies, kā mēs gribam dzīvot. Un mēs pasakam, es tikšu bez tevis galā. Es zinu, es zinu, kā to izdarīt. Es zinu. Bet svētais gars saka, bet tev vienīgo, ko tev vajag, paklausi mani. Esi mani. Es esmu tas, kas tev palīdz. Kā bija rakstīts Jāņa evaņģēlijā, es tev dodu šo grēka atziņu. Es tev parādu lietas, tu bez manis to nevari ieraudzīt. Tu bez manis tikai vari ieraudzīt aizberga augšējo maliņu, ne jau to visu būtību, kas slēpjas zem tā. Meli jau nav tikai meli, tur ir sakne katram melam. Grēks jau nav tikai grēks, ir iemesls tam visam. Un viņš grib mūs darīt pilnīgi brīvus no tā visa. Viņš negrib, lai mēs cīnamies. Dievs grib, lai mēs pilnīgi atdodam savas dzīves viņam. Lai mēs varam, tā kā Jēzus, viņš nebaidījās ne no kā, jo viņš bija savu dzīvi nodevis Dievam. Viņš gāja pie cilvēkiem, kuri viņu sita krustā, viņam nebija bail. Viņš gāja pie ielas meitām, jo viņš bija atdevis savu dzīvi Dievam. Viņš gāja pie pagāniem, viņš gāja pie visādiem cilvēkiem. Viņš bija visādās situācijās, viņš nebaidījās no nekā, jo viņš stāvēja pāri tam visam. Jo viņš dzīvoja pilnīgi vārdā, viņš bija nodevis savu dzīvi pilnīgi vārdam. Un tad man nāca situācija, nevis situācija, bet pārdoms, kamēr mēs cīnamies ar netaisnību sevi, mēs nevaram būt par svētību citam. Vismaz ne par tādu svētību, kādu Dievs mums ir paredzējis. Tad, kad Jēzus bija tuksnesī, vēlns nāca pie viņu un kārdināja viņu. Bet Jēzus negāja cīņā ar vēlnu, viņš nediskutēja ar viņu, viņš nostājās pretī ar vārdu. Viss, tā ir sacīts, es vairs nediskutēju, es ar tevi necīnos. Un viņš izgāja ārā no tūkstneša. Bet iedomājieties, kas būtu noticis, ja Jēzus paliktu tuksnesī un slēptos no vēlna? Ja viņš diskutētu, viņš nekad neiziet no tūkstneša, viņš nekad neatdod savu dzīvību pie krusta, un viņa gars nekad nenāktu pie mums, viņš nevarētu būt mums par svētību. Ja viņš būtu palicis un cīnītos ar vēlnu, tur mēģinot pierādīt savā spēkā, savā gudrībā, ka ne es esmu Dieva dēls. Un ko tu man tā? Viņš pilnīgi padevās vārdam. Viņš zināja, kas ir balts, kas ir melns, kas ir nē, kas ir jā, un viņš to nedarīja savā spēkā. Viņš to darīja svētā gara spēkā, savā spēkā, jā. Tad mēs tādā ziņā, mēs vairs to nedaram, mēs nedaram to savā spēkā. Svētais gars to dara mūsos. Viņš ir tas, kas spēj mūs atbrīvot. Viņš ir tas, kas mums atver acis, un viņš ir tas, kas mūs atbrīvo pilnībā. Man ļoti daudz vēl kas pierakstīts, bet man liekas, ka es esmu pateikusi to, kas bija manī, to, kādi procesi ir notiek manā garā, ko Dievs man runā. Un uz ko es gribēju likt akcentu, ir tas, ka mums nav jācīnās ar grēku. Mums ir jāatdod savas dzīves Dievam. Mums ir jādzīvo pāri vēlnam. Mums nav ar viņu jācīnās. Viņš ir zem mūsu kājām, mēs viņu esam uzvarējuši. Mums jādzīvo ar brīvu dzīvi. Un svētais gars ir tas, kas atklāja mums lietas mūsos, kas mums ir jāmaina. Un tad, kad mēs to esam ieraudzījuši, mēs viņu ieaicinām, mēs viņam lūdzam, lai viņš nāk un tagad ar to tiek galā, nevis mēs savā spēkā.
Un cik svarīgi ir ieraudzīt Dieva vārda gaismā, kā Dievs redz lietas. Jo, piemēram, arī tad, kad es nācu pie Kristus, es pieņēmu Jēzu par savu kungu. Es prātā sapratu, kādu brīvību es esmu ieguvusi un ko Dievs man devis. Bet es nebiju sapratusi, kas tas īsti ir. Es negāju sludināt citiem, ka Jēzus glābj. Manī nebija brīvība. Es domāju, nu jā, bet ko citi padomās, un kā būs, un kā nebūs. Bet tad, kad es sastapos ar Svēto garu un ieraudzīju, ko šī glābšana pie īsta man ir devusi, man bija vienalga, ko citi varētu pateikt par to, ka es sludinu par Jēzu, jo es zināju, ja es nesludināšu, viņa aizies uz elli. Kāda starpība, ko viņi domā? Ja viņi nedzirdēs, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, ja viņi nedzirdēs, ka Dievs glābj, tad viņi iet uz pazušanu. Es ieraudzīju to, ko nozīmē, ka Dievs izglābi, ko nozīmē pasludināt Jēzu. Bet tad, kad man Dievs to nebija atklājis, sadraudzībā ar viņu, es nevarēju sludināt, jo es domāju, ko citi man kauns, es nezinu, es pat īsti nezināju, ko sludināt, jo es nesapratu. Man nebija Dievs atvēris acis, ko tas nozīmē. Tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs ļaujam Svētiem garam atspīdēt mūsu dzīvi, parādīt lietas caur viņa acīm. Un arī tad mēs būsim brīvi runāt, brīvi darīt. Un tikai tad, kad Dievs man deva šo brīvību, es varēju būt par svētību citiem, kas gāja un sludināja Jēzu Kristu krustā sisto. Un man bija cerība, ka Dievs darbosies caur manis sludināto vārdu. Jā, slava Dievam! Es ceru, ka jūs kaut ko satvērāt, un es labprāt dzirdēšu, ko jūs satvērāt. Halleluja! Jā. Mīļais apstulā Artur, varbūt tu vēlies padalīties. Amen, slavu Jēzum. Kungs runā daudz arī manā garā par grēku, it īpaši viņa bērna vidū, jo bez viņa cilvēks nespēja būt brīvs no grēka varas. Tas ir tas, ko Jēzus pie krusta izdarījis. Viņā mēs esam atbrīvoti no grēka varas, bet vēl aizvien viņa tauta iet atziņas trūkuma dēļ bojā. Tātad pirmā lieta, kas man uzrunāja, ka tu teici tieši tā, ka mums nav atziņa, jeb garīga gudrība, ka mēs nezinām, kas mums pieder Kristu Jēzu, mēs nespējam nostāties pret grēku. Tāpēc cik svarīgi, ka mēs neesam ignoranti savā dzīvē. Ja tu redz, ka tavā dzīvē tev ir kādas ķēdes, kaut kāda varbūt verdzība, ka tu prasi svētiem garam, lai viņš izgaismo tavu dzīvi, lai viņš tev atklāja to, kas tev pieder Kristu Jēzu. Jo Kristu Jēzu mēs esam atpirkti no grēka varas. Sātans zem mūsu kājām, ienaidnieks likts kaunā. Mēs esam viņu brūcējs dziedināti. Satiec uz grēku, uz slimībām, uz jebkura forma veida sātanisku ietekmi. Kristietis nav no šīs pasaules, sātanam nav varas pār mums. Mums ir vara pār sātanu. Pastāties, kā apstāsts Pāvils, viņš nodeva kādu cilvēku, kurš darīja grēku sātana varā. Sātanam nācās viņam paklausīt. Tāda ir kristieša autoritāte. Kāpēc Pāvils spēja staigāt šajā autoritātes līmenī? Jo viņam bija atziņa un gudrība. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs pieaugam atziņā un gudrībā Kristu Jēzu. Bet mēs ejam bojā bieži vien, tāpēc, ka mums nav gudrība. Un tāpēc Jēkabs saka, tam, kam trūkst gudrība, lūdziet no Dieva, viņam tas dots un nešaubaties. Bet bieži vien kristieši paliek šī formā. Un es to nolasīšu. Es to biju jau dalījies no Jeremijas grāmatas 3. nodaļas, un es to nolasīšu. Un viņš turpināja, kad vīrs atlaiž savu sievu, un tā iziet pie cita vīra, vai viņš var atkal to ņemt atpakaļ? Vai tāda zeme netiktu sagandēta? Bet tu esi netikla bijusi ar daudziem, taču atgriezies atkal pie manis, saka tas kungs. Tad viņš runā par Izraēla draudzi. Un tas attiecas mums, jo mēs esam garīgais Izraels. Mēs esam jūdi, nevis pēc priekšāds, bet sirdī apgraizītie. Mēs esam Ābrahama
Dzimums, apsolījumi bērni, Kristus līdzmantinieki. Mēs esam, šie vārdi attiecas mums pravietiski, garīgi. Un ko viņš saka? Pacel savus acis un raugies uz kailajām kalnu virsotnēm, kur tu neesi tapusi apsmieta. Tu sēdēji viņu dēļ ceļmalā, kā arābs tuksnesī, un apgānīji zemi ar savu netiklību, izlaidību un ļaunprātību. Kaut gan es tev aizturēju agro lietu un arī vēlais lietas nenolīgu, tu tomēr paturēji netiklas sievas cieto pieri un nesakaunējies. Jāatzīst, ka no šā laika tu mani gan piesauci, sacīdām, mans tēvs, tu esi mans jaunības draugs. Vai tad viņš vienmēr dusmosies, vai tad viņa bardzība paliks mūžīgi? Redzi, tā tu runā, bet dari ļaunu, un tas paliek. Cik bieži mēs, kristieši, sakam, o, mans debes tēvs mani mīl, Jēzus radījis sev dzīvību par mani, bet agrīnais lietu mēs nepiedzīvojam. Cik daudzi kristieši ir tuksnesī, un viņi paši to zina, ka viņi ir tuksnesī. Un viņi saka, es lūdzu Dievu, bet nepiedzīvoju Dievu. Bet kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka mums bieži vien ir cieta piera, un mēs nekaunamies tā kunga priekšā par saviem grēkiem. Bet apostols saka, jūs pat līdz asinīm neesat stājušies pret grēku. Ko nozīmē līdz asinīm? Asins simbolizē dvēseli. Kad tu savā dvēselē patiesi esi sakautrējies tā kunga priekšā, kad tu raudi Jēzu, piedod man. Es nezinu, kā varbūt šī brīdī tikt vaļā no šī grēka, un arī tas ir labi. Kad tu šaubīgais skaidro savu sirdi tā kunga priekšā un atzīsties savos grēkos, pat ja tu varbūt vēl nespēji tikt atbrīvots. Jo mēs zinām, ka tu bez atziņas jau nevar cilvēks dzīvot bez grēka. Bet pirmais solis ir atzīties savos grēkos. Jēzus nav nācis cilvēku pazudināt, bet glābt. Bet cik daudzi, to skaitā kristieši, samierinās ar savu grēku savās dzīvēs. Cik daudzi kristieši savās dzīvēs pat attaisno savus grēkus. Bet cik maz ir tādi, kas saka, tas nav pareizi. Bet es nezinu, kā lai tiek vaļā šo grēku. Redzi, tam kungam vajag tikai tavu sirdi, ka tu patiesi vēlēsies būt brīvs no grēka. Jo tad viņš tev atklās, ka tev patiesībā ir vara pār grēku. Bet mūsu miesa melo. Viņa saka, nē, nu visi cilvēki jau ir grēcīgi, miesā jau nekā laba nav. Nu visi cilvēki taču grēko, visiem trūks dievišķā godība. Tā ir miesa, kura to saka. Tāpēc, ka miesa bauda grēku. Tā ir miesas maize, grēkot. Bet kāda maize garam? Paklausīt tēva gribai, kas mums ir darīta Kristo Jēzu. Un kāpēc es saku, ka miesa apslēpj mūsu patieso autoritāti? Mums jāatgriežas pie Bībeles sākuma. Tāpēc atšķirsim 1. Mūzes grāmatu 4. nodaļu. Es lasīšu, ja jūs paspējat atšķirt. Tad mēs zinām, ka šeit bija Kains un Ābels. Un viens brālis gribēja otru brāli nogalināt. Viens simbolizē šo garīgo, otrs miesīgo brāli. Un skatīsimies, ko miesīgajam, ja miesas cilvēkam Dievs saka. Es nolasīšu no 5. panta. Bet Kainu un viņa upuru Dievs neuzlūkoja. Redz, Dievam nevar patikt miesas cilvēks. Bet Kainu un viņa upuru Dievs neuzlūkoja. Tad Kains iededzās bardzībā. Un viņa vaigs raudzījās nikni. Tad Dievs sacīja Kainam, kāpēc tu esi apskaities? Kāpēc tavs vaigs raugās nikni? Vai nav tā, ja tu esi labs, tu savu galvu vari pacelt? Bet ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durvju priekšā un tīko pēc tevis. Bet tev būs valdīt pār viņu. Tātad tas kungs, neskatoties uz viņa nezināšanu, jo viņš ir miesīgs cilvēks, viņš jau mēģina atgādināt patiesību, ka Kainam ir vara pār grēku, ka viņam nav jāpadodas pār šīm dusmām. Viņam nav jāpadodas dusmām, greizsirdībai pret otru brāli, naidam. Ka naidam, greizsirdībai, dusmām, visām šīm sātaniskām izpausmēm nav vara pār Kainu.
Un tā kunga gars mēģina uz viņu runāt, nepadodies, tam tev ir vara. Bet Kains, mēs zinām šo stāstu, Kains padodās un nogalina savu brāli Ābeli. Un atkal mēs redzam, ka pirmkārt viņš to nezināja, ka viņam ir vara pār grēku. Un viņš nezināja, ka grēks ir viņa dzīvē, lai viņu pašu izpostītu. Bet otrkārt, viņš arī patiesībā nespēja nostāties pret grēku, jo miesīgam cilvēkam nav vara par grēku. Un tāpēc mums ir glābšana caur Jēzu Kristu. Un tāpēc mums tagad jāiet uz Jāņa evaņģēlija 1. nodaļu. 1. nodaļa, 12. pāns, 11. pāns. Viņš nāca pie savējiem Jēzus, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem. Tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Tātad ik viens, kurš pieņem Jēzu par savu kungu un glābēju, pieņem patieso gaismu, viņš dod varu viņam kļūt par Dieva bērnu. Ka šis cilvēks, kurš pieņem Jēzu, vairs nedzīvo pēc miesas un asinīm. Tātad viņš nedzīvo vairs pēc miesas dabas, kurai pakļauta grēkam. Viņš vairs nedzīvo pēc vīra gribas, tātad pēc filozofijas, pēc cilvēciskās izpratnes, pēc intelekta. Ne no miesas iegribas, bet no Dieva. Tātad, ko evaņģēlijs mums vēsta? Ka grēks ir zem mūsu kājām, bet tikai tad, ja mēs dzīvojam caur Kristu Jēzu garā. Lai uzvarētu grēku, tev nepietiek tik dabūt atziņu no debesīm, bet tev vēl ir jābūt piepildītam ar garu. Tev jābūt piepildītam ar garu. Jo tikai gara spēkā mēs varam krustā sist savu miesu. Un es pateikšu kādu praktisku piemēru. Piemēram, tu piecelies no rīta miesā, un tu jūties kašķīgs. Varbūt tā ir tava kārība, ka tu bieži esi kašķīgs un sadusmojies viegli, iesvilksti, varbūt pat kaut ko nolamājies. Tāda ir tava miesa. Un vēlams tev kārdina tev pašu kārībām, un tu ātri paliec dusmīgs, varbūt izkaujies uz ielas ar kādu. Un tāpēc Dieva vārds saka, miesīgs cilvēks nevar izmantot Dieva valstību. Miesīgs cilvēks nevar patikt Dievam. Bet tajā pašā laikā, tad, kad apustuļi Jēzum teica, kurš tad var būt glābts, Jēzus teica, cilvēkam tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas iespējams. Tad kur ir glābšana? Kur man ir glābšana? Tikai un vienīgi Dievā. Man vajag Dievu. Man vajag viņa spēku, viņa gudrību, viņa piepildījumu savā dzīvē. Es bez Dieva nespēju negrēkot, bet viņā visas lietas paliek iespējams. Tāpēc, ko es daru? Pirmais, es atzīstos savā grēkā. Es atzīstu, ka man nepatīk grēkot. Es negribu grēkot. Otrs, es lūdzu, kungs, palīdzi man negrēkot. Un trešais, es meklēju piepildījumu, viņa piepildījumu savā dzīvē. Es vēlos būt gara piepildīts un praktiski. Redz, tev viss kaitina, tu gribi izkauties visiem, bet tad tu saproti, ka tu bez Dieva nespēji negrēkot. Tu necenties caur savu taisnību būt svēts, jo tu saproti, ka miesas cilvēkam nav iespējams dzīvot svētu dzīvi, un tu apstājies. Tu ieies savā kambarī, pacel rokas un sāc pagodināt Jēzu Kristu. Tu sāc atzīsties savā nespēkā un pagodināt viņu spēku. Tu sāc slavēt viņu, tu sāc pazemoties iekš viņu. Tu viņam sāc dot godu un tu sāc teikt šos vārdus. Neviens nav labs kā tikai tu. Tikai tavā spēkā, un tu sāc raudāt viņu priekšā, un tu lūdzu, kungs, piepildi mani ar savu spēku, jo manā nespēkā var parādīties tavs spēks, un es sāku padzīsties, un sāku liekt savus ceļus tavā priekšā, tēvs. Lūdzu, tēvs, es bez tevis nevaru. Un tu sāc liekt savus ceļus, un tu meklē viņu vaigu, līdz tu sāc piedzīvot, ko nozīmē piepildīties ar svēto garu. Un tad, kad tu esi piepildījis svēto garu, pēkšņi tu piedzīvo šo brīnumu. Pēkšņi visa aizkaitinātība ir aizgājusi prom. Pēkšņi tavas dusmas ir aizgājušas prom.
Pēkšņi tev nav bailes, bet mīlestība, paškontrola un spēks valdīt pār grēku, jo tagad tu esi svētā gara piepildīts. Daudzi nezin patiesību, bet ir tādi, kas zina patiesību, bet nespēj tajā staigāt. Bet reti, kurš saprot, ka bez Dieva un bez viņa patiesības tu neko nevari. Un tie ir cilvēki, kas dzīvo caur žēlastību. Mums jāsaprot, ka bez viņa spēka mēs nespējam piepildīt viņa vārdu. Tāpēc mums ir jāmācās ikdienas pavadīt laiku kambarī. Pats Jēzus Kristus to rādīja. Viņš katru dienu pavadīja ar tēvu slepenībā. Viņš lūdza, zemojās, viņš tika pat atbrīvots no bailēm Ģecemenes dārzā tieši tādā veidā. Viņam miesā bija bailes, viņam bija miesā pat vēlme aiziet un neņemt šo biteri, bet viņš pazemojās un Dieva spēks viņu piepildīja, ka viņš spēja aiziet krustā un atdot savu dzīvību tādā veidā, necilvēciskā veidā. Un tāpat arī mēs tad, kad piepildamies svēto garu, mēs spējam dzīvot svētu dzīvi, jo tas ir viņa spēks mūsos, un Dievs ir spēcīgs, visspēcīgs. Un ja tevī mājo Dieva gars visā pilnībā, ja tu dod vietu Dievam, tu būsi uzvarošs. Tu baudīsi, ko nozīmē uzvaroša dzīve Jēzu Kristu. No tavas mutes nenāks nepareizi vārdi, no tavas dzīves nenāks nepareizi rīcība. Un ja tu krīti grēkā, tas nozīmē, tev vienkārši vajag vairāk Dievu. Atzīst savu nespēku, atzīst savu nezināšanu un tuvojies Dievam. Un tad stājies pretī vēlnam, un viņš bēgs no tevis. Nestājies vēlnam pretī bez Dieva spēka, bez Dieva atziņas. Padodies Dievam, atdod savu dzīvi, atstāj visu, ej meklēt Dievu, lūdz, kamēr tu piedzīvo viņu patiesi, kamēr tu esi gara piepildīts, kamēr no taviem vārdiem nāk, no tavas mutes nevis nāk parasti cilvēciski vārdi, bet svētā gara svaidījums, kurš visus jūgus noārda, jo tur, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Tā kunga spēkā visas lietas ir iespējamas. Un, ja es teicu, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dievu varnību, tu tici, ka Jēzus tevi ir atbrīvojis no grēka varas, tad piedzīvo šo brīnumu. Tikai Dievā ir mūsu brīvība. Mēs caur savu taisnību nevaram uzvarēt grēku, bet Kristū, jebkura nāve, slimība, grēks ir zem mūsu kājām. Tikai ar noteikumu, ja tu paliec piepotēts pie viņa. Turies pie viņa. Un ja tu kaut ko nezini, vēl tojies vēl vairāk, jo tu vairāk tosies gaismā, jo visa tumsa aizies. Jo vairāk gaisma būs tavā dzīvē, un Jēzus Kristus ir šī gaisma. Neviens tev nevar palīdzēt, neviens cits kā tikai Kristus Jēzus. Ja tavā dzīvē ir tumsa, nesamierinies ar to stāvokli. Nedod vietu vēlnam. Tuvojies tuvāk Jēzum. Ļauj garam tev pacelt. Un tu piedzīvos Dieva varnību, un tas ir tas, ko mums jāierauga. Nekad neattaisno grēkus savā dzīvē. Nekad neattaisno grēkus savā dzīvē. Jēzus samaksāja tik augstu cenu, lai tu būtu svēts. Viņš pats teica, esiet svēti, kāds es esmu svēts. Dievs nekad neko nesaka, ja cilvēkam nedod arī varu tajā staigāt, ko viņš ir pateicis. Amen. Esiet svētīti Jēzus vārdā. Amen. Slavu Dievam. Paldies tev. Paldies tev par brīnišķīgu papildinājumu un izskaidrošanu. Un tad, kad runājam, man nāca sirdī raksturiet no 2. korintiešiem 3. nodaļas 4. No 4. līdz 6. pants. Tāda paļāvība mums ir caur Kristu uz Dievu. Ne ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu domāt, bet ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva, kas mūs darīs spējīgus kalpot jaunajai derībai. Ne burtam, bet garam, jo burts nokauj, bet gars dara dzīvi. Mēs varam zināt bausli kā likumu, bet mēs bez gara to nespējam piepildīt. Un tad mēs visu laiku jutīsim vainas apziņu, jo mēs zinām, ka mums ir jādara tas, bet mēs to nevaram izdarīt, un tas mūs nokauj. Bet gars dara dzīvu, jo Jēzus nāca piepildīt bauslību, viņš nāca piepildīt šo burtu, ka mēs ik vienu mazāko raksturvietu spējam piepildīt savā dzīvē. Tāpēc ne tas, ka mēs zinām lietas, mums dara dzīves, bet tas, ka mēs gara spēkā izdzīvojam šīs raksturvietas, tas atnes dzīvību mums. Amen. Slava Dievam. Paldies tev. Halleluja.
Mhm. Evita, padalies lūdzu. Jā, jā. Čau. Jā, uzvara Jēzu Kristu. Man jau patīk šī tēma. Jo vairāk iepazīstu šo tēmu un šo uzvaru, jo brīvāk dzīvot varam Dieva spēkā. Jā, es to pati esmu piedzīvojusi. Un, jā, tā patiesi, jā, patiesi esam brīvi. Jā, dēls dara brīvus. Tā, jā. Un, kad Sātans tik ļoti cīnās, domā visādas stratēģijas, dažādos veidos, pat tādos spožos veidos, lai cilvēks arī īstenībā dieva cilvēki, ka viņi meklē brīvību citur, ka viņi meklē brīvību citur, bet viņi nav patiesi brīvi. Un tad viņi ir savažoti un viņus aizved no patiesības ceļa. Un, jā, un tas, ko es vēl pierakstīju, tā es sākšu no šeit. Tā, Jēzus samaksāja dārgu cenu, to Arturs teica. Es pierakstīju tālāk, lai mēs būtu brīvi. Viņš samaksāja, Jēzus samaksāja. Iedomājieties, Jēzus bija pie krusta un viņš domāja par to, ka mēs dzīvosim šajā brīvībā, lai mēs ieejam šajā brīvībā, kā mēs dzīvosim šajā brīvībā. Un ka mēs būsim viņa valstībā, jo mēs tikām izrauti, un tie, kuri ticēs, tiks izrauti no tumsas varas un iedēstīti dēla valstībā. Un Jēzus jau to visu redzēja. Un viņš grib, lai mēs dzīvojam šajā brīvībā. Viņš grib, lai mēs ieejam, jo viss jau ir dots. Mums ir Dieva vārds dots, mums ir svētais gars dots, kas ieved visā patiesībā, visā. Bet ja cilvēks meklē paštaisnīgi risinājumus Dievā, nu, tas nav iespējams. Vai pašgudrībā, vai pasaules piedāvātajās metodēs, tas nav iespējams. Satvert kādus Dieva risinājumus, kad Dieva spēks izpaužās. Līdz ar to Jēzus samaksāja dārgu cenu. Un Dievs grib, lai mēs tajā brīvībā dzīvojam, bet mēs nevaram dzīvot brīvībā, ja mēs nesaprotam, ko šī brīvība ietver un kā mēs šajā varam dzīvot. Ja mēs nesaprotam, mēs nevaram vispār tajā darboties, tāpēc mums ir nepieciešams svētais gars, ka mēs esam svētā gara piepildīti, svētā gara spēks, mums ir Dieva vārds un viņa gudrība, un ka mēs padodamies, un ka paštaisnība iet prom, ka tās gudrības, visi šie maldu mācības, pat šaubas kaut kādas, ka viņi viss tiek atmaskots un satricināts Jēzus vārdā, tāpēc, ka tumsas vara, viss šī pretvara, viņa ir atbruņota. Viņam nav vairs spēka, kas ir Jēzu Kristu. Viņam nav spēka, bet Dieva bērni, es arī par sevi runāju. Es arī par sevi runāju. Un Dieva bērni, viņiem šķiet, ka viņiem pašiem ir jānopelna brīvība, ka viņiem pašiem ir sevi jādziedina, ka viņiem pašiem ir sevi jāglābj, vai man jāiet tuvāk Dievam kaut kādu veselu nedēļu, kaut kā man liekas, ka Dievs ir ļoti tālu, man kaut kā pašam tas jādara. Un cilvēki, un arī es esmu pieradusi, ka man pašai viss ir jāizdara, bet Dievs ir šo brīvību jau sagatavojis, kurā mēs ieejam caur Jēzus Kristus, jo viņš ir patiesais ceļš, viņš ir dzīvība. Un vēl es pierakstīju tā, jā, ka mūsos ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē, ka mūsos svētais gars, mūsos ir pats Dievs. Reāli, ja mēs to reāli satvertu, ja mēs ejam pa ielu, ja, un mēs zinām, ka mūsos pats Dievs ir mums kopā staigā varens, visu spēcīgs, kuram ir visaugstākā vara vienkārši pasaulē, un Sātans neko nevar izdarīt, un bija viltības. Un tad, kad mēs staigājam, un mēs esam ugunī, tad viņi vienkārši nevar mums pieskarties. Dievs saka, tu viņus nevar aizskart, viņi ir mani. Ja? Un viņi ir mani, tu nevari mani aizskart. Un tāpēc mums ir pilnībā jāpadodas, tā kā es rakstīju arī čatā, ka mums ir pilnībā jāpadodas Dievam. Nedrīkst atstāt neko sev.
Nedrīkst atstāt neko sātanam. Kāds saka, nu es jau sātanam neko neatstāju. Ja tu atstāji pasaulē, to tu atstāji sātanam. Loģiski, vai ne? Tā. Un tāpēc tas, kas ir mūsos, ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē. Un ja kādam ir kādas grūtības, kādas cīņas iespējams, liekas, ka viss nav izējis. Dievam viss lietas ir iespējams. Dieva spēkā viss ir iespējams. Un to vēl es pierakstīju. Jā, es pierakstīju īstenībā par Goliātu un Dāvidu. Dāvids un Goliāts otrādāk. Tātad, kad bija visa Izraēla tauta stāvēja, un viņi baidījās visi, viņi nobijās, neviens negribēja iet. Bet Dāvids, viņš nesāka ar Goliātu īstenībā. Ja, viņš nesāk ar Goliātu. Tā kā tu teici, Linda, kad viens grēks, ja mēs uzvaram Jēzus spēkā, viens grēks aiziet, ja otrs, trešais, desmitais, un viņi tā kā pieaug tajā. Nu, kad, es domāju, ka viņi tāda lielā, es nezinu, man kaut kā tā ticība ir, ka mēs sākumā ar maziņiem tiekam galā, ar mazākām lietām, tad mēs praktizējamies. Un iemācījāmies ar Dieva spēka autoritāti darboties. Un Dārvids, viņš jau lauvu uzvarēja. Ja? Tur bija lācis vai kas tur bija? Lācis, ja? Lācis uzvarēja, un viņam jau bija iemaņas darboties ar to rīku, kas viņam bija. Un viņš vienkārši paņēma un Goliātu nogalināja. Un tas bija, protams, ar viņu bija kopā Dievs. Un viņš zināja savu Dievu. Un arī mums ir jāzina savs Dievs, kas ir mūsu Dievs. Un tad, kad mēs zināsim, kas ir mūsu Dievs, tad grēks ātri aizskries prom. Amen. Jā, viss. Slavu Dievam, amen. Amen. Tad, kad tu runāji, man nāca raksturvieta pašā sākumā, kad tu minēji par to brīvību, bet brīvību Kristū un no Galatiešiem 5. nodaļas 13. pants. Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti, tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai. Turpretī kalpojiet citam mīlestībā, jo arī Dieva vārds teikts, visu mēs varam. Mēs esam brīvi, bet ne visu mums der. Visu mēs drīkstam, bet nekas nedrīkst mūs kalpināt. Un tur ir šī Dieva gudrība mums ir vajadzība, ka mēs varam visu, bet mums ir jāsaprot, kas nāk no Dieva un kas nenāk no Dieva. Jo šis galatiešiem, ko saka, ka jūs esat svabadībai aicināti, pilnīgai brīvībai, bet ne tādai, kas dod vaļu miesai, lai nepārprot, lai nepiedauzās. Šī svabadība mums ir atklāta šeit, kur ir šīs svabadības rāmji. Slava Dievam! Un tieši tā, kā tu teici, vispirms mums jātiek galā ar mazākām lietām, lai Dievs mums var dot lielu, jo Dieva vārds arī par to saka. Esiet uzticami mazās lietās, tad es jums došu pār lielumu. Esiet uzticīgi netaisnā mantā, tad es jums došu savu paša mantu. Tā kā viss sāks ar mazumiņu. Tad, kad mēs pierādam sevi, ka mēs esam willing, tad, kad mēs gribam padoties svētiem garam, pat šajās mazajās lietās, ko ļoti daudz saka, nu kas tad tur, tad, kad nāks kaut kas liels, tad es jā, tagad, nu kas tad tur jau, tas jau neko nenozīmē. Bet tā ir tie vēlna meli, viss sākas ar šo mazo. Ja mēs nebūsim vingrinājušies mazajās, nemaz neatnāks tās lielās, kuras mēs gaidām, kaut kad atnāks, sēžot savā nepaklausībā. Nē, Dieva valstībā tā nedarbojās. Slava Dievam. Paldies Dievam par to, jo mēs gribam būt uzticami kalpi, kas atdod savu dzīvi kā dzīves upurs viņam, nevis kā tādi, kas, kad grib, tad atdod, kad negrib, tad neatdod. Slava Dievam. Mīļā māsa Anastasija, varbūt tu padalīsies, ko tu dzirdēji? Visi kārtībā, mums ir daudz laiks, ja kas mēs varam pagaidīt. Slava Dievam par viņa laiku atvēlēto. Paldies par viņa svēto garu, par pacietību svētā gara augli, kas ir attīstījies un attīstās mūsos katru dienu. Slavu Dievam par vārdu. Es tik sapratu tā, kad
ļoti spēcīgi jāzina vārds. Lai pastāvētu, jāzina vārds. Jo strīdēties ar vēlnu nav ko, bet ja es ar viņu nestrīdos, man jāliek pretī vārds, jāsaka svētais gars, man teiks, kas man jārunā. Reizēm ir, reizēm nav. Pat cik es staigāju miesā, daudz, tad rezultāti ir tādi, kādi viņi ir. Ja? Un es novēroju, ka es pat esmu tiesātāji. Viņš man tur tā vai šitā, nu kaut kā tā. Tik tiešām svarīgi ir piepildīties svēto garu, staigāt garā, slavu Dievam pa vārdu ļoti laikā, un tagad strādāju pie piedošanas. Paldies! Paldies! Slavu Dievam, amen. Un tas pats brīnišķīgākais, kad svētais gars darbojas mūsu dzīvēs, jo viņš sāk visu ar to, ka viņš mums uzrāda lietas, kas ir jāmaina. Un tikai tad mēs viņus varam mainīt. Bet ja nav ko uzrādīt, ja mēs nezinām, ko mainīt, kā tad mēs kļūsim spožāki un spožāki? Tikai tad, kad mēs ieraugam, kur vēl mēs varam tuvoties svētiem garam, tad tas mums ir jāuztver kā prieks, kā līgsmība, ka mēs, jā, es esmu kaut ko ieraudzījis, kuras varu vēl tuvoties viņam vairāk, kuras varu vēl šķīstāks būt, spožāks, bez krunkas, izgludināt sev vēl vairāk. Un šajos brīžos, kad mēs redzam sevī kaut ko, kas neatbilst vārdam, tajā brīdī mums tas ir jāņem kā svētība mūsos un jāiet Dievu priekšā, lai viņš to izņem no mums. Jo, ja mēs nezināsim, kur mums ir jākļūst labākiem, mēs nevarēsim tuvoties viņam, jo mēs to nezinām, mēs neredzam. Bet tieši tāpēc svētais gars ir nācis, lai viņš mums rādītu šīs lietas, jo viņš grib mūs tuvu sev klāt. Viņa negrib, lai mēs paliekam tur, kur mēs esam. Viņš grib tuvu. Tāpēc viņš rāda, nu paņem vēl šito, paņem vēl to, paņem vēl šito. Un slava Dievam par to, ka mūsu acis ir atvērušās. Un tagad tikai ir mūsu sadarbība ar svēto garu. Iet viņam pretī un ļaut viņam darboties mūsu dzīvēs. Slava Dievam! Paldies tev, mīļā māsa! Slava Dievam! Māsa Iveta, padalies lūdzu, ko tu dzirdēji? Jā, čau visiem. Dzirdēju to, kas protams, tas, kas man ir aktuāli. Tas, kas man ir aktuāli, un kas man ir galvenais uzsvers, kas man likās, jā, kamēr tu tā kā neuzver tās to cīņu. Nu jā, viņi ir cīņa, vienalga, pie Jēzus kājām viņi ir cīņa. Tāpat tas nav, nu, protams, jā, miesīgi mēs paši nevaram, bet tā pašā laikā tā ir cīņa arī visu laiku pastāvīgi, līdz kamēr tu uzvari, līdz kamēr Jēzus, līdz kamēr, jā, svētais gars uzvar mūsu ar šo grēku. Tā ir arī sava veida cīņa, visu laiku iet pie viņa kājām. Jo brīžiem jau ir tā, ka tu noliec to, un tad ir kaut kāds klusuma periods. Kaut gan tu neesi jau ticis galā. Nu, var just, ka nav kaut tā brīvība. Un tad, jā, tādā ziņā, bet ir tik ļoti regulāri jāiet. Jā, regulāri jāiet ir pie viņa kājām, nodot to visu, līdz kamēr ir tā uzvara. Un jā, un kamēr kamēr nav tā uzvara nākusi, kad tāpēc arī mēs nevaram augt tālāk, iet dziļāk. Jā, tas man tā ļoti jāizķēra. Un tad man tā kārtība uzrunāja, jā, kā mums ir jādara, kad jāatzīt grēku. Nu, tas ir skaidrs, to jau es personīgi to es atzīstu, ka viņi ir tā lieta, bet vienmēr ir tāds, nu jā, ko tur darīt? Es nesu uz Dievu priekšā, viņš vienalga ir. Bet jā, neatlaidība, jā, tā ir lieta, kas arī ir jāliek Dievu priekšā. Man personīgi, jā, būt neatlaidīgai. Jā, un tad prasīt, jā,
lai palīdz negrēkot. Tas ir darīts, bet acīm redzot nepietiekami, jo vēl tās lietas kādas izceļās. Piepildīties ar viņu. Klausījos, centos satvert, piepildīties ar viņu. Piepildīties ar viņu bez viņas spēka. Mēs esam vāji. Piepildīties ar viņu. Jā, lai Dieva gars atklāja vairāk, kā tas ir. Lai spētu stāties pretī tam grēkam. Jā, un tad arī tāds lauciņš, varētu teikt, tāds akmentiņš manā lauciņā. Ja tu krīti grēkam, tad tas nozīmē, ka tev vēl vairāk vajag Jēzu. Spiesties pie viņa. Jā. Un tad man arī nāca rakstvieta, kur, ja mēs netiek, tas ir vēl papildus iespēja, uz ko arī mūs aicina, ir Jēkaba 5:16. Izsūdziet cits citam savus grēkus, un otrs solis ir, tad aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Tas arī, jā, tāds svarīgs moments. Ja, tad tur tālāk ir daudz spēja taisna cilvēku lūgšana, darbodamies savā spēkā. Jā, tas arī tāds, ko es kaut kā neesmu izmanījis, ka tas ļoti regulāri notiek. Labi, es nezinu. Protams, mēs tur savā starpā kaut ko mēs varam izteikt, zināt, bet svarīgi ir, jā, ka tu zini, ka tu vari uzticēt, ka tu ir kāda māsa vai brālis, ka tu vari uzticēt, izsūdzēt. Un interesanti, ka cits citam, pat ja arī tam brālim vai māsai ir kaut kas, tad viņš var atkal kādā citā lauciņā, kā saka, vai kādu, arī aizlūgt. Ka mēs cits par citu, īstenībā tā ir reāla pazemība. Manuprāt, tā ir tāda diezgan liela pazemība, ka tu arī tiešām uzticat un aizlūdzat. Ja mēs esam Jēzu Kristu, mēs esam viņa asinīs taisni, un kā te ir rakstīts, ne, ka daudz spēj taisni cilvēku lūgšanu, darbodamies savā spēkā. Kaut kā tas man ļoti aizķēra. Jā. Man liekas, jā, necīnīties, bet tajā pašā laikā cīnīties. Necīnīties miesā, bet cīnīties, noliecot ceļus viņa priekšā, nedot viņam visu. Tā, tas viss, paldies. Amen. Ar to lūdzu, tu gribēji? Man tas divreiz bija sirdī. Es vienkārši gribēju padalīties, komentāru izteikt māsai Ivetē un arī visiem pārējiem atgādināt, ka patiesībā pareizi būtu teikt tā, kad miesa cīnās pret garu, tad Jēzus nāca mums glābt. Mēs visi esam pozīcijā, ka mēs esam zem grēka varas, zem sātana varas. Un tad gaisma atnāca pasaulē, un mēs te ko darām? Mēs atzīstamies savos grēkos, un Jēzus, teiksim tā, viņš izstiep savu roku. Bet mēs bieži vien viņam neusticamies. Tāpēc vispareizāk būtu teikt tā. Mums nav jācīnās ar saviem grēkiem, bet jāpadodas Jēzum. Viņa spēkam, viņa mīlestībai. Bieži vien mēs cīnāmies pārāk daudz. Ja? Un vēl vairāk mēs cīnāmies bieži vien pret svēto garu. Tāpēc mēs bieži vien neatlaižam kādas lietas, kuras mēs turam par svarīgām. Piemēram, tu varbūt skaties kādu filmu vai seriālu, un tu skaidri zini, ka viņš tev ietekmē šis seriāls ļoti slikti. Un bieži svētais gars tev runā, ka to, ko tu laidi sevi, lai sevi laid pasauli, tas tev ietekmē. Un tu savā sirdī to zini, bet tu visu laiku cīnies. Visu laiku cīnies. Tu pilnībā neusticies Jēzum, jo tev liekas, ka tas seriāls, tas tev dod dzīvību un prieku, un tu bez tā nevari, jo ko tu citu darīšu?
Un dažreiz mēs cīnāmies pārāk daudz pret svēto garu, bet ja mēs mācītos vienkārši uzticēties, ka Jēzum ir labāka dzīve, paļauties uz svēto garu, tad mēs iepazītu tiešām, ko nozīmē staigāt svabadības likumā. Necīnīsimies, padosimies Jēzum. Un tad, padodoties viņam, mēs iemantosim kaut ko tādu, ko miesīgs cilvēks nevar iemantot. Leksim tajā upē iekšā, lai tā Dieva upe mūs paņem. Uzticēsimies pilnībā uz Dievu. Amen. Amen. Man uzreiz nāca rakstu vieta, kur Pāvilam teica, ja tev būs grūti pret dzanuli spārdīt. To, ka tad, kad mēs ejam pret Dievu vārdu, mums ir smagi, mums ir grūti, kad mēs ejam pret svēto garu. Bet tad, kad mēs padodamies viņam, kā teica, ielicam vienkārši tajā upē iekšā un ļaujamies, lai viņš mūs aizved, kur viņš mūs grib aizvest, tad ir viegli. Jo mums nav jāiet pret straumu, mums ir jāplūst viņa straumē. Un tad ir viegli, jo mēs zinām, ja mums, piemēram, mēs iesēžamies straumē, tā strauma jau mūs ved. Mums tikai tur jābūt. Slavu Dievu. Un jā, paldies par tavu piebildi. Un tad, kad tu, Īvet, runāji, jā, tad, kad tu minēji tikai cīņa nākt pie viņa kājām. Un tas tikai parāda to, ka tieši tā, ka tā ir tā miesa, kas cīnās, tā neesi tu. Un ja ir liela cīņa nākt pie tā kunga, tad tu zini, ka tev noteikti, un pavisam noteikti tas ir jādara tādā gadījumā. Jo tas ir moments, kur tev ir izvēle, vai tu paļausies šai miesai, vai tu tomēr aizliegsi sevi un iesi pie viņa. Jo tur ir šī cīņa arī, kā Artūrs minēja, cīnās tavs īstais, tavs gara cilvēks ar miesas cilvēku. Mēs tieši šodien par to runājām, vai ne? Tāpēc jau ir šī berzēšanās. Ja tu būtu tikai miesā, tev viss būtu ok. Ja tu būtu tikai garā, slava Dievam, bet tā kā tu tā kā gribi, jo tu redzi, bet tā miesa ir, visu laiku notiek šī cīņa. Bet tas ir tikai tāpēc, ka miesa negrib. Bet tur tev ir tā, kas jādara. Arī kā iepriekš minēja rakstu vietu Artūrs to, ka jūs vēl līdz asinīm neesat pretī cīnījušies. Ej, dari! Jo vairāk, un arī nākošais tu minēji, tā kā regulāri jāiet pie viņa. Īstenībā mums ir jādzīvo viņā. Staigājiet svētajā garā, tad jūs miesas kārības savaldīsiet. Mums ir jācenšas būt tajā momentā. Iedomājies, ka tu esi slavēšanā bijis, lūgšanā, un tu jūties tajā momentā, tu atrod to momentu, kur ir nav vairs domu, nav sajūtu, nav cilvēku, nav nekā. Esi tikai tu un viņš. Viss ir tik viegli, tev nekas neeksistē. Tas ir pūciņa. Un tas ir tas, kur mums ir jādzīvo ikdienas. Un tad, kad mēs jūtam, ka mēs izejam no šī stāvokļa, mūc atpakaļ, ej atpakaļ. Neļauj iziet no tā, neļauj pieņemt to kā tādu, man ir savas sastapšanās ar Jēzu, slava Dievam, bet tad es dzīvoju un es kaut kā cenšos noturēties virs ūdens līmeņa. Nē, mums ir jābūt tajā momentā, kur mēs visu laiku jūtamies tā. Man citreiz ir tā, ka es esmu pilna ar viņu, man ir galva kā vate. Es nesaprotu, kas notiek, bet es dzīvoju tur. Es gribu tur dzīvot, jo es esmu neauglīga. Mans miesas cilvēks ir neauglīgs. Un tur ir tas, ka pēc iespējas, pēc varēšanas mums ir jāatrod tas moments, kur mēs zinām, ka mēs esam savienojušies svēto garu. Mums tur ir jādzīvo, lai tas nav tikai tāds randiņi. Nē, mēs dzīvojam kopā, mēs esam salauzti, mēs dzīvojam kopā. Mēs neejam uz randiņiem vairāk, mēs dzīvojam kopā. Mēs esam viena miesa, nevis viena miesa, bet viens gars. Ar Dievu mēs esam viens gars. Jēzus Kristus vārdā, amen. Tā kā dzīsimies pēc pilnības, dzīsimies pēc tā, ka mēs staigājam garā. Un kamēr mēs ejam šo ceļu, kad mēs staigājam garā, vienkārši mācīsimies atrast, kur ir tas, kas ir tas, kas mūs izsit, kur ir tas, kur mēs nevaram atrasties garā, un dzīties pēc tā, mācīties, klausīties viņā. Un ar laiku mēs nonāksim pilnībā. Amen. Mīļais brāļo, Ojār, padalies lūdzu, ko tu dzirdēji? Labvakar.
Uh, Es diezgan daudz nokavēju sākumu, tā kā es precīzi tēmu nedzirdēju, kāda ir, bet ko es dzirdēju par grēku daudz dzirdēju. Paldies par vārdu, jā. Uh, Dievs, jā, mūs piepilda, grēks iztukšo. Šodien man arī daudz pa miesu sanāca vienkārši dzīvoties dēļ nogurumu. Kaut kā pamanīju, jā, ka manī arī tomēr ir vēl daudz kaut kāds nosodījums. Likās, ka esmu ticis no tā vaļā, bet tomēr nē. Un jā, drosme atzīt savu vājumu, padoties tiešām Dievam, lai atkal gribās savā spēkā kaut ko darīt. Un tieši tur velns ir viltīgs un mēģina mūs ieraut atpakaļ. Jā, kaut kur nāca, man raksturvietas nenāca, bet kaut kāds bija, es biju šito kaut kur dzirdējis, īsts kristietis vienmēr ir kara stāvoklī ar grēku. Un tāds remdenais, neīstais kristietis, viņš tā kā samierinās ar viņu. Un, manuprāt, jā, kas jauns kristiešus, man nesen arī bija situācijas, tur neiedziļināšos detaļās, bet kas sašūpina, manuprāt, to ticības laivu, ka tu redzi, ka kaut kāds pieredzējis kristietis, jā, viņš jau tur gadiem, tur dekādēm jau sludina un tā, bet redzot, kā viņš izmanto to vārdu un apiet un mēģina tā kā pieņemt kaut kādus grēkus, kaut nelielus kaut kādus, bet savā dzīvē. Tad tāds jautājums, kam tad viņi tic? Rodās uzreiz. Man kaut kā liekas, ka man ir kaut kāds, ar maniem notiek kaut kāds fiksās sezonas. Nevis sezonas, bet tā kā pa pāris dienas es dzīvoju tā Dieva tūmā, un tad viņš saka, labi, tu tagad iemācies, tagad tev laiks kaut ko nākamo mācīties. Tagad atkal bišķīt uzkrausim tev kaut ko virsū, es nezinu. Var sakot, slavu Dievam par šīm sapulcēm un par atgādinājumiem. Paldies jums. Amen. Amen, slavu Dievam. Un tā jau ir. Ar Dievu nekad nav garlaicīgi. Ar Dievu vienmēr ir tālāk un tālāk un tālāk. Ja tu kaut ko iemācījies, tad ir jāiet tālāk, un viņš to dos vairāk. Un tā ir tik svarīgi dzīvot svētajā garā. Lai mēs spējam pieņemt un iziet cauri visam, ko Dievs mums dod. Un tad, kad tu minēji par to, kad tu redzi pieredzējuši cilvēks, ka viņi tur kaut kā tomēr nedzīvo tā, kā varbūt sludina vai kā, un kam tad viņi tic. Un tad es nācu rakstīt to, ka viņu vārdos klausieties, bet pēc viņu darbiem nedariet. Un arī vakar mācītājs Jūris minēja, vai ne, to, kas derīgs pieņemiet, kas nav derīgs atmetiet. Jo mēs ik viens šeit esam cilvēki uz zemes. Pats gudrākais, pats svaidītākais cilvēks, viņš var krist, viņš var pievilties, viņš kaut kādu pamācību kaut kas var notikt viņa dzīvē, jo viņš ir cilvēks. Mēs nevaram skatīties uz nevienu cilvēku kā uz Jēzu, kā uz pilnību un pieņemt viņu jā un āmen. Bet, ja mēs redzam, ka šis cilvēks sludina vārdu, jo mēs, ja mēs esam īsti Kristus sekotāji, mēs jau tāpat pārbaudīsim, ko tad viņš sludina, tā kā rakstos bija, vai ne, kur Pāvils bija šajā ciemā un viņu sludināja, un šī cilts tauta ikdienas pārbaudīja, vai tas tā ir. Arī mums ikvienam, ko mēs šeit runājam, mums ir jāpārbauda, vai vispār tas ir taisnība, ko tas otrs tur sludina. Mums ir jāsaprot, ja mēs zinām, ka tas cilvēks sludina patiesību, mums jau ir jāpieņem, pat šī patiesība jāklausās, jo tā dod gudrību, bet mēs ar svēto garu savā sadraudzībā, mēs jau šo gudrību savā dzīvē pieņemam, mēs to aktivizējam savā dzīvē. Bet ja mēs redzam, ka kāds cilvēks dara netaisnību, tā ir viņa atbildība. Jo cilvēki var zināt patiesību, var sludināt patiesību, bet kaut kādu iemeslu dēļ viņi var tomēr nedzīvot pēc tās kaut kādās sfērās. Tas ir Dievs, kas to zina, tas ir Dievs, kas tiesā kāpēc. Bet mūsu atbildība ir tomēr par ikvienu no šiem cilvēkiem lūgt Dievu, iestāties par viņiem. Ja mēs redzam, ka it īpaši Dieva cilvēki ir krituši, mums ir jālūdz Dievs par viņiem. Un uzreiz nāk Dāvida un Saula attiecības. Dāvids stāvēja par Saulu.
Viņš lūdza, viņš iestājās, viņš centās. Viņš neapgrēkojās, viņš nenosodīja Saulu. Un viņš pat teica, pasarg Dievs, lai es kaut ko teiktu pret svaidīto, lai es kaut ko darītu pret svaidīto. Viņš zināja, ka viņš dara netaisnību. Viņš viņu nenosodīja, viņš viņu mīlēja. Un tā ir arī mūsu atbildība. Ja mēs redzam kādu netaisnību mūsu brāļu dzīvēs, mēs par viņu iestājamies, mēs par viņu lūdzam līdz pēdējiem, kamēr Dievs mums ir devis šo žēlastību. Jo mēs zinām, ka šo cilvēku ir pievīlis ienaidnieks, ka ienaidnieks darbojas viņa dzīvē. Un tīpaši, ja tas ir svaidīts cilvēks, ja tas ir Dieva vīrs, kurš, piemēram, tur vēl vada cilvēkus, mēs zinām, kāpēc Velns to dara, jo viņš negrib, lai šis cilvēks uzvar. Viņš negrib, jo viņš zina, ka tas ir drauds ienaidniekam. Viņš zina, ja šis cilvēks, ja es viņu tagad nemēģināšu noturčīt, nu tā kā noņemt no trases, teiksim tā, tad man būs ziepes, tāpēc viņš visu izmanto, lai tikai tādu cilvēku noņemtu. Jā, lūdzu, Artur. Nē, tā nav roka, tā ir roka. Amen, amen. Man ļoti patikt, jo pateic par Dāvidu un Saulu, jo šī tēma ir ārkārtīgi svarīga. Ārkārtīgi svarīga. Un mums jāsaprot, ka tieši tā arī apostols Pēters, kur pats Jēzus miesā būdams iecēl par draudzes, teiksim, vadītāju, starp apostoļiem līderi, krita liekulībā. Mēs to skaidri redzam. Cilvēks var krist, bet Jēzus Kristus ir pilnīgs. Tāpēc mēs sludinam Kristu Jēzu. Un visi tiecāmies pēc atrasties viņā. Lai mēs staigātu caur viņa pilnību, caur viņa svētumu, caur viņu ticību, caur viņa mīlestību. Tā nav mūsu mīlestība, tā nav mūsu ticība, tas nav mūsu svētums, tas ir viņš mūsos. Tāpēc es esmu pasaulē es esmu piesist, es šai pasaulē esmu miris, es esmu piesist krustā un tagad Kristus caur mani dzīvo. Un tā atziņa, kas nāk no svētā gara, man dara spējīgi dzīvot caur viņu. Ka jūs nevis redzat mani, bet viņu, bet tur, kur man nav atziņa, tur iespējams tur vēlnam ir iespēja mani ietekmēt kaut kādā veidā. Un man ir tā, es gribu padalīties savu dvēseli. Ir kādi dievu vīri, caur kur dzīvēm es esmu ārkārtīgi bijis svētīts. Ārkārtīgi. Ārkārtīgi. Vienkārši tik ļoti. Es esmu pat cilvēks, kad ir nomiris, aizgājis pie Dieva. Es esmu raudājis vairākas dienas. Tik ļoti man dārgs cilvēks bijis dvēselē, kā Dieva kalps. Bet tajā pašā laikā dažiem šiem Dieva kalpiem bija kādas problēmas dzīvē. Un tāpēc, ka viņiem bija šīs problēmas dzīvē, neskaitāms daudzums cilvēki nomelnoja visu ministriju, pat Jēzu Kristu. Un tad, kad es kādreiz minēju šo cilvēku vārdu, caur kuru Dievs mani svētīja, es esmu dzirdējis kritiku viņu virzienā. Un es esmu mācījies vienu. Aizstāvēt svaidītos. Iestāties par viņiem. Lūgt par viņiem. Mums ir jāsaprot, ka mēs esam garīgā kaujas laukā. Un ja māsa Evita sāks staigāt savā amatā, prāviešu kalpošanā, vairāk nostāties, viņai uzbruks vēl vairāk nekā tagad. Viņai būs milzīga opozīcija. Un kaut kur viņa var paklupt. Un kas būs, ja kad viņa paklups, es uzreiz viņai uzklupšu? Kaut kāda grēciniece. Kā viņa uzdrošinās runāt Dievu vārdu? Nē, mans pienākums ir iestāties par viņu, celt viņu ticībā. Mūsu pienākums ir celt brāļus un māsas ticībā. Mīlestība apklāj grēku daudzumu. Mēs neesam aicināti pazudināt cilvēku un atcerēt brāli, ojā. Ja tu redz, ka kāds Dieva vīrs krīt, Jēzus nekrita. Mēs sekojam Jēzum, nevis tam Dievu vīram. Tāpēc, lai tā Dieva vīra kļūda neienoliek sliktā gaismā Jēzu Kristu. Bet tavs pienākums ir iestāties par viņu savās lūkšanās. Ja tu redz, ka kāds Dieva vīrs svaidīts vai sieviete svaidīta krīt grēkā, tu iestājies. Ja vēl labāk, ja tu tam cilvēkam vari pateikt, ka viņš grēko. Bet mēs esam aicināti iestāties. Pat reizēm man ir bijis tā, ka es esmu savus pēles, ko Dievs man devis, dāvājis cilvēkam, un pēc tam viņš nāca atpakaļ un centies man sabradāt. Pat tad, kad es aizgāju no tā cilvēka dzīves,
kurš man vēlēs ir ļaunu savā nezināšanā. Es turpinu pa viņu lūgt, viņu svētīt savās lūgšanās. Es cenšos pēc, cik vien iespējams nerunāt ļaunu par to cilvēku, kaut vai viņš darīs ļaunu man. Mēs esam par svētību. Tāpēc, kad Kristumu mēs dodam vietu, cilvēki var būt glābti. Mēs esam par cerību pagāniem. Kristus mūsos. Tas ir tas noslēpums. Tāpēc, tad, kad tu redzi, ka kāds grēko, iestājies par viņu. Un vēl labāk ir, ja tu aizstāvi grēcinieku. Tā kā brāļa apsūdzētais nāk un uzbrūk, apsūdz Evitu, vai Anastāsiju, vai kādu citu, vai pa ievieti kaut ko saka. O, jūs pat nezināt! Vai jums daudziem brāļu apsūdzētais Sātens nāca un visu kaut ko teicis? Jūs pat nevarat iedomāties, cik daudz par šo pusotru gadu. Bet ko es daru? Es iestājos par jums, kā Jēzus par mani iestājās. Pareizi. Kurš no jums ir bez grēka? Kurš nekad nav grēkojis? Mēs visi kaut kur esam tomēr sagrēkojušies. Pareizi. Cits teiks, nu, viņam lieli grēki. Dieva acīs grēks ir grēks. Tāpēc arī es nācu parādīt žēlastību. Žēlastību. Protams, tas nenozīmē, ka mēs atceļam Dieva vārdu mācību. Bet parādīsim žēlastību. Jo kādu dienu arī tev vajadzēs, ka tev parāda žēlastību. Jo varbūt tagad tu redzi kāds liels Dieva vīrs. Viņš krīt. Bet viņš 20 gadus nekrita. Viņš 20 gadus cēla cilvēkus. Viņš bija pilnīgi nodevies visu sirdi. Tu nezini, kādām vētrām viņš ir gājis cauri. Un tagad, kad viņš ir pazīstams, ir viegli parādīt. Redz, viņš vairs nemāc tā un tā, viņš ir grēcinieks. Redzat? Redzat? Varbūt neviens neiestājas par viņu. Kaut vai viņš 20 gadus par visiem iestājās. Varbūt viņš 20 gadus bija visu savu sirdi nodevies tam kungam un savam tuvākiem par labu, lai to celtu. Un tagad, kad viņš ir pakritis, varbūt neviens viņu neceļ un nestiprina. Tā nav Kristus mīlestība. Nepievilsimies, Sātans mēģina vienmēr ielikt sliktā gaismā Jēzu Kristu, tāpēc, ka kāds kļūdās. Bet tas, ka kāds kļūdās, mums nedod tiesības viņu pazudināt. Mums ir jāglāb viņš. Mani cilvēki manā dzīvē, kuriem es vienkārši aizēju prom, tad, kad es redzu, ka man nav vairs padoma ar to cilvēku. Es viņu atdodu Dieva rokās, ne Sātana. Varbūt reiz man būs autoritāte iedot Sātana rokās, ja vajadzīgs, kā Pāvēlam tas bija. Bet tā doma ir tāda, ka mēs nekad nepazudinām cilvēkus. Nekad. Sātans mūsu prātā mēģina vienmēr šķelt cilvēkus, ieliekot sliktā gaismā kaut kādā veidā Jēzu, tāpēc, ka viņš kalpoja Jēzu. Jūs saprotat? Mēs turam svētu Jēzu savās sirdīs. Un ja tu turi svētu Jēzu savās sirdīs, tad atceries, Jēzus iestājās par tevi grēcinieku. Kāpēc es laiku minu par Jēzu? Tāpēc, ka mēs salīdzinamies tikai un vienīgi ar Jēzu Kristu. Tikai un vienīgi ar Jēzu Kristu. Tikai un vienīgi ar dzīvo Dievu vārdu mēs salīdzinamies. Pārējie ir tikai kalpotāji. Mēs tikai esam kalpotāji, amata izpildītāji Dieva valstībā. Mēs nedrīkstam salīdzināties viens ar otru. Nekad. Mēs viens otram palīdzam salīdzināties ar Kristu Jēzu. Un visiem ir kaut kāda nepilnīga atziņa, kaut kādā vienā vai otrā veidā pareizi. Tā kā ļoti bīstami ir pieņemt šādu domu, ja kāds tur Dieva vīrs krīt. Tad Jēzus ir palicis mazāk svēts. Jēzus ir svētuma svētums. Viņš ir pamats visam. Un tāpēc, ka viņš ir svēts, un es tam ticu, es iestāšos par to mācītāju, kurš kļūdās. Es tev pateikšu, ka jo vairāk tu kalposi, jo vairāk tu uzdrīkstēsies, jo līdz lielākām garīgām cīņām tu būsi. Un tā ir patiesība. Sātans meklēs visādus veidus tevi apgrēcināt. Un es tev kaut ko pateikšu, kad ir jāiemācās arī krist. Tikai tu vari būt par Dievu vīru, tikai, ja tu mācies arī krist. Tāpēc Dieva vārds saka, taisnais krīts 6 reizes un 7. reizi ceļās, un es nekrīt. Arī taisns būdams tu vari krist.
Un tie vīri, kas kalpo gadiem, dažreiz viņi pagurst, dažreiz viņi varbūt paliek kaut kur mankārīgi, vai kaut kādu citu lietu pieķerās, kaut kur aiziet šķībi, greizi, nepareizi, bet mums ir jāiestājas par viņiem. Un varbūt tas, ka tu par viņu iestāsies no visas savas sirds lūgšanās, tieši kalpos par iemeslu, ka tāda vesela atgriezīsies pie dzīvā Dieva. Tas nenozīmē, ka mums jāpieņem meli. Es to nesaku. Jēzus kopā ar grēciniekiem sēdēja, bet viņš negāja kompromisā ar grēku. Viņš negāja kompromisā ar meliem. Bet mums ir jāmīl cilvēks. Tāpēc, ka mēs zinām, mūsu ienaidnieks nav cilvēks, bet grēks. Jūs zināt, ka ir tāds mamona gars. Redzat? Ja cilvēks ir mankārīgs, tad viņu ir uzvarējis garā šis demons. Šis pasaules gars, kurš pievilk tautas, solīdams šīs pasaules bagātības. Un tas ir tikai piemērs. Tāpēc būsim ļoti uzmanīgi. Ja tu redz, ka kāds brālis krīt, kāds Dieva vīrs, labākais, ko tu vari darīt, ir nerunāt ļaunu par viņu, bet iestāties lūgšanā. Bet vislabākais, zin kā ir darīt? Teikt labas lietas par viņu, svētīt viņu, iestāties par viņu, arī cilvēku priekšā. Es jums pateikšu, man pat ir bijis tā, ka cilvēks vairs man negrib runāt, tāpēc, ka es iestājos par kādu ministru, kuram jā, ir grēks. Un es tam cilvēkam teicu, jā, viņam ir tur problēma. Nu, bet tad lūksim par viņu. Iestāsimies par viņu, jo Sātans jau ir tas, kurš viņu pazudina. Sātans tas, kurš viņu apmelo. Kristieši neapmelo cilvēkus. Pareizi. Arī ja es tevi norāju, tas tikai tāpēc, ka es tevi mīlu. Nu, pēdējais, ko es daru, es vienkārši atstāju tevi. Tas ir pēdējais. Tāpēc, ka man daudz lietas nav zināmas, un dažreiz es nezinu, ko darīt ar cilvēku. Un tad es atstāju. Vienkārši atstāju, bet es vēl vien ceru, ceru savās lūkšanās, ka viņš iepazīst tā kunga balsi. Tā kā mēs nekad mūžā nepazudinam cilvēku, nekad, lai arī kāda situācija būtu. Ja tu redzi grēku, iestājies par to. Iestājies par to cilvēku. Sliktākajā gadījumā vismaz aizēj maliņā un lūdz par viņu. Amen. Es ceru, ka šo domu sapratāt. Evita, lūdzu. Es gribēju padalīties vakardien, kad es braucu mājās ar taksi. Un garš ceļš sanāca kaut kā 30 līdz 40 minūtēm no lidostas. Un ar to taksi mēs runājām, taksistu runājām un aizgājām līdz vienai draudzē, kur es gāju. Un tad viņš sāk uzdot jautājumus, un man bija tāda sajūta, ka esmu intervijā, un ka man reāli provocē, nu tā kā uz provokāciju, ja, tā pareizi teikt, ved tādus jautājumus jautā, un par mācītāju un par viņu sievu, par laulību, vai tur tas nav bijis, vai tur šķiršanās, vai tur kaut kādas tās ārlaulības grēki. Es viņam saku, es neko nezinu. Es neko nezinu, kas notiek viņu laulībā. Pēc sociālajiem mēdījiem to, ko es varu spriest, ka ir labāk. Viss. Un nekādas baumas, ko esmu dzirdējis, es nestāstīju vispār. Es vienkārši pateicu, ka es tā kā ticībā un cerībā, ka viņiem ir labāk viss. Nu tā, un mani gribēja reāls provokācija, ka es tagad sāku stāstīt visas baumas, ka es tur varbūt tur redzēju to, varbūt redzēju to. Zini kā, un tad cits jautājums par 10. tiesu. Vai tas cilvēks, nu, par 10. tiesu un par tiem procentiem, ka viņš 70% dod 10. tiesu. Un viņš saka, nu, man jau liekas, ka tas ir tāds safabricēts viss. Es saku, nu, ja tas ir viss safabricēts, nu, tas lai paliek starp viņu un Dievu. Es tā pateicu. Es saku, man tur nav ko spriest. Un tad par laulībām, kad tur piespiež laulības. Es saku, nu, es tam neticu, kad piespiež kaut kādas laulības, ja tā ir, un tas ir arī starp Dievu un starp viņiem. Nu, tā es atbildēju uz visiem jautājumiem, uz visiem. Ja es jums godīgi atklāšu, pirms vairākiem gadiem es varēju baumot un runāt, un man tas ļoti patika. Man ļoti patika runāt kaut ko un tur stāstīt, jā, es tur redzēju, ka viņi tur piegāja, tur piegāja. Tagad es aizstāvēju. Es aizstāvēju gan mācītāju, gan mācītāju sievu, gan arī komandas cilvēkus. Tā, kad visi Dievu priekšā un sāku baumot par vienu vīru,
ka viņš esot alkohola atkarībā tagad. Es saku, nē, viņš nav alkohola atkarībā. Esmu viņu satikusi kaut kādu gadu periodā, un viņam viss ir kārtībā. Es viņam tā pateicu, un tā, lai uzreiz aiztaisītu cietu šīs baumas. Tā. Jā, tas bija mans tāds reāli jutos, ka man tā kā pārbauda, jā, un tā, bet es nostāvēju, nebija grūti. Es tā nostāvēju un nu, neļāvu, tā kā, lai tur aiziet kaut kādi tie neslavas. Jā, un es gribēju vienkārši padalīties, jo gāju kopā ar Arturu, ko teica. Amen, slavu Dievam. Un arī vēl to, ko arī Artūrs tieši minēja. Arī Dieva vārds mums saka, lūdziet par valdībām un varām. Kāpēc Dieva vārds to saka? Tāpēc, ka valdības un varas, viņas valda pār mums parastajiem, teiksim tā, cilvēkiem. Un jo lielāka Dieva griba, principā, jo pareizāk rīkosies valdības un varas, jo labāk būs mums. Tieši tāpat ir par mācītājiem, tie, kas vada cilvēkus, kas vada tautas. Mums ir jāiestājas un jālūdz par viņiem, jo mēs zinām, tātad zem šiem cilvēkiem ir dvēseles. Un ja šie cilvēki krīt, daudzi kritīs līdz ar viņiem. Un mums ir jālūdz par šiem, jo dažreiz var likties tā, nu, ja jau viņš tur ir tāds dievu vīrs, man jau vairs nav jālūdz, viņam jau viss ir kārtībā. Bet tieši kā arī teica Arturs, tu pat nevari iedomāties, kā ienaidnieks viņam uzbruk. Vienkārši viņš jau ir, viņam ir tādas attiecības ar Dievu, viņš ir tā vārdā, ka viņu vienkārši nevar ienaidnieks tik vienkārši piemānīt. Tāpēc arī viņš ir tur, kur viņš ir, jo viņš to ir veidojis gadiem, mācījies sātana taktikas, piepildījies ar Dievu, ar viņa spēku, ka viņam vienkārši netiek ienaidnieks klāt, paldies Dievam. Bet tas nenozīmē, ka viņš ir tagad tā kā, ka viņš nevar būt neaizsargāts, ka viņam nevar kaut kas notikt. Tāpēc mums ir jāiestājās par Dieva vīriem un Dieva sievām, kas ir augšā, kas valda, nevis valda, bet tas, kas tā kā zem kura ir cilvēki, tie, kas, piemēram, tic viņiem, kas seko viņiem. Kāpēc? Ne jau varbūt tik daudz par šo cilvēku, bet par to, ka viņiem ir apakšā daudz cilvēku. Tik daudz dvēseles ir atkarīgas no šiem cilvēkiem, kam šīs dvēseles uzticās. Un tāpēc ir jālūdz par tiem, kam mēs sekojam, ir jāstāv ticībā, jo mēs zinām, ka mēs necīnāmies pret miesu un asinīm, bet pret valdībām un varām šīs pasaules tumsības telpā. Un tā ir ļoti liela cīņa. Mēs zinām, vecajā derībā, vai ne, arī kā ir aprakstīts, kā šie eņģeļi cīnās. Un kad notiek šeit uz zemes kaut kas notiek, kā eņģeļi tur cīnās. Tas ir nopietni, tas ir katru dienu. Un tas ir mana atbildība iestāties par savu māsu un brāli, iestāties par savu mācītāju, par savu apostulu, par savu skolotāju. Tāpēc, kad man ir dārga viņa dvēsele. Amen. Lūdzu, Artur. Amen. Jā, ļoti laba tēma. Beigās mums tāda tēma. Slavu Dievam, slavu Jēzum. Ir ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, ka arī otru aspektu. Mēs runājam par to, ka mēs neceņam uzrakstīt rakstīt nepatiesu un viltīgas mutes slēpj sevī naidu. Un kas otru aprunā un otram niknu slavu ceļ ir neģēga. Tātad tas ir tā, ka tu mēģini ieriept otram, pazutināt otru. Mūsu mērķis ir glābt. Pat ja mēs lietojam, teiksim, rāšanu pareizi, ja tu gribi, pat ja tu kādu norāja motīvs ir svarīgākais, kāpēc tu to dari? Bieži vien cilvēki aprunā kādu, viņa motīvs nav sveitīt to cilvēku, bet pazutināt. Un Dievs ir atriebējis visās šīs lietās. Atcerēsimies to. Bet ir kāda lieta, kas ir jāatcerās no otras puses. Ir ļoti svarīgi, pat ja Dieva vīrs, tiešām tas ir Dieva vīrs, kurš ir kritis, svaidīts Dieva vīrs, mēs nedrīkstam neko runāt pret viņu. Bet mums ir jānostājas pret meliem, ko bieži vien šādi krituši Dieva vīri sludina. Okay? Tas nozīmē, ka mums nav jāsauc viņi vārdos. Tas nozīmē, ja tu zini, kāds tur Dieva vīrs sludina kaut kādus melus, kas ir pilnīgā pretrunā pret evaņģēliju patiesību, tev nav jāsaka, nu, piemēram, Kārlis. Tas Kārlis tur tajā draudzē sludina melus, tev tas nav jādara. Bet tu nedrīksti iet kompromisā ar to, ko viņš sludina, tas, ka viņš ir svaidīts, tas, ka viņu varbūt kādreiz Dievs lietojas ar lielu spēku un godību. Tev jāpaliek pie veselīgās mācības. Vienalga, kas tur reiz viņš ir bijis. Redzat to atšķirību?
Tas nozīmē, ka mēs neuzlūkojam cilvēkus pēc sejas, pēc kaut kāda statusa. Pat ja mazs bērns runā Dievu vārdu, tu viņu pieņem kā Dievu. Bet ja tur kāds mācītājs ir 40 gadu stāžu, jā, tu viņu cieni, tu viņu respektē, jo viņš ir svaidīts no debesīm. Bet tajā pašā laikā, ja viņš runā pretrunas ar Dievu vārdu, tev nav jāpieņem tas. Jo tava autoritāte ir vārds. Tāpēc ļoti svarīgs šis balans. Tas nenozīmē, ka mēs svaidītos visus pieņemam. Halleluja, viss svaidītam, viss kārtībā. Nē, mēs par viņiem ielūdzam, iestājamies, mēs par viņiem lūdzam, mēs viņus neaprunājam. Mēs pat viņus aizstāvam. Bet mēs nevaram piekrist, ja viņi runā kaut ko pret Dievu vārdu. Es ceru, ka tas ir saprotams. Bet vislabākais ir kas? Tad, kad kāds runā melus, sludina patiesību. Kaut vai visi sludinātu melus, tu izvēlies sludināt patiesību. Nevērs cīņu pret šiem cilvēkiem. Nostājies pret sātana meliem. Un var būt, ja Dievs dos, tad arī šie cilvēki sadzirdēs to, ko tu saki, un atgriezīsies pie patiesības. Amen. Amen. Slavu Dievam. Slavu Dievam. Varbūt ir vēl kāds, kas grib izteikties. Robert, es zinu, ka tu tur esi. Kristīna arī droši vien ir kaut kur netālu. Aigar, Artūr, Māri, Helēna, Karīna. Karīna iepriekš atrakstīja, starp citu, kā slava Dieva vienā garā. Tātad viņa klausās, viņa šeit ir, bet viņa droši vien nevar runāt. Slava Dievam. Jā. Jā, slavu Dievam. Es sveitītu Lāru. Paldies. Jā, lūdzu, Artur. Sveiki, brāļi, māsas. Ļoti daudz vārdu un tāda vārda, tāda kārtīga, tāda bieznīca, tāds normāls, garīgs. No sākotnējā runātājs arī bišķi nokavē, bet no sākotnējā runātājā man uzrunāja par to, ka mēs necīnāmies par grēku. Tā vienkāršā patiesība, kas prātā ir zināma, bet kas ir patiešām, tā kā vajag to vairāk pamarinēt galvā, ka vārds mūs tīra, kad nevis tu tagad visu laiku domā, lai negrēkotu, bet gan, kad Kristus tevi mazgā no tā, un kad gara spēks, gara patiesība stājās pretī tām, nevis tu ar gara spēku, bet tu padodies Kristum, un Kristus stājas pretī tam grēkam, ka tev nav ar viņu jācīnās, kad viņš tiek noņemts, svētais gars viņu noņemt, tāpēc, ka nekas nav stāvēt pretī viņam. Bet tā doma, ka nav tas, ka tu tagad uzvarēsi, vai tu tagad stāsies pretī, bet drīzāk padodies garam, un tad viņš izdarīs to. It kā tāda parasta, tāda zināma vienkārša patiesība, bet, jā, jo es skatos arī, gan čatiņā, gan runāt ar brāļiem māsām, ka tas ir tāda aktuāla, vienkārša patiesība, ko jāsatver brāļi, tā kā mums, kas jāsatver. Un neatkarīgi no tā, cik tu tur esi ar Kristu un ko viņš tev ir rādījis un darījis, ka tas ir, basic, atgriešanās pie pamatiem un vienkāršās patiesības, ka nekas nav par tevi un ar tevi, un ka tu nepieaudz spēkā, bet tā atziņa tev īsti neko nedod, ja tu tur kaut kur ej un tagad stājies pretī lietām un pasludini lietas, bet nevis gars caur tevi to dara. Jā, kaut kā tā. Un tas pārējais, ko pēc tam brālis Arturs dalies, tur bija karsti. Tur bija karsti. Amen. Halleluja. Slavu Dievam. Paldies tev. Halleluja. Tieši tā, dažreiz ir tās vienkāršās un saprotošākās lietas, kuras vienkārši jāpielieto. Nav jāsniedzās kaut ko mistisku, kaut ko pārdevīgu, kaut ko vairāk, bet jāsāk no pašiem pamatiem, no patiesības, ko tās ir teicis. Varbūt ir vēl kāds, kas grib padalīties. Artur. Apstulē Artur.
ja mēs runājam par to padošanos un tā kā mēs būsim, tā kā mēs, tagad būs tūre, kad mums būs, un tie cilvēki, kuriem būs šī vēlme un grib būt ar mums, mēs noteikti mācīsimies tieši šito aspektu - padoties Dievam. Jo ļoti daudz cilvēku, viņi izņem to pirmo daļu, tad, nu, padodies Dievam, tas, kas jūs redzat, Jākapa 4,7, tad, nu, padodies Dievam, to izņem ārā, bet sāk ar šito stāvēt vēlnam pretī. Tad viņš bēgs no jums. Bet padoties Dievam ir atslēga, jo bez Dieva tu neko nespēji. Tas attiecas uz lūgšanu, tas attiecas uz gara piepildīšanu. Daudz cilvēki domā, ka viņiem vajag 4 stundas sasvītušiem telpā būt istabā vai ne kambarī, lai viņi tiktu garu piepildīt. Garu piepildīts vienkārši padoties Dievam, un viņš uzreiz tev piepilda. Un tāpēc, ka mēs esam dabīgi nobijušies. Un tad, kad cilvēks dabīgi ir nobijies, viņš dabīgi tā kā noslēdzās, ja mūk prom no visiem. Tas, kas notika ar Ādamu pie Krišķenes. Viņi no Dieva muka prom, jo viņi vēl nezināja Dieva mīlestību. Kā viņi viņu baudīja, bet viņi nekad nebija piedzīvojuši Dieva žēlastību, jo nekad jau nebija grēkojuši. Tāpēc viņi muka prom. Tāpēc Dievam vajadzēja parādīt savu žēlastību pie krusta. Tagad mēs zinām, ka Dievs ir žēlastības pilns, un piepildoties ar šo atklāsmu, ka Dievs mani mīl, ka viņš man pirmais mīlēja, manī veidojās pareiza izpratne. Un līdz ar to es varu tuvoties Dievam klāt. Un jo lielāk tev ir izpratne par to, ka Dievs tev mīl, arī pēc tam, kad tu esi pakritis grēkā, tu spēj atkal atgriezties pie viņa un tikt piepildīts. Bet tieši tā atziņas trūkums, ka Jēzus tev tik ļoti mīl, tev ir rada šo pretestību garam. Bet jo lielāk tev atziņa būs, ka Dievs tev mīl, jo vairāk tu viņam spēs padoties pat tad, kad Sātans tev centīsies notiesāt par taviem grēkiem. Redzi? Un tad tas moments ir, tu paklūpi grēkā, kad tu paklūpi grēkā, kur sagrēkojies, tad tu jūti tādu nosodījumu, vainas apziņu, un kaut kas tevī tā kā runā, nē, pie Dieva. Nē, un tu nevari lūkšanā atvērt savu sirdi, tu vairs nevari tā kā iet bez, nu tā, kaut kas tevi traucē. Un tev liekas, ka varbūt Dievs man ir atstājis. Nē, Dievs tevi nav atstājis. Tu esi zem Sātana nosodījuma. Tev vajag atziņu, ka Dievs tieši grib, lai tu ej pie viņa, lai tu viņam padodies. Jo tikai tādā veidā, ejot pie viņa, tu spēj atbrīvoties, ja būt brīvs no grēka. Ja, tāpēc tad padodies Dievam. Tad padodies Dievam. Tā ir atslēga. Cilvēks, kurš staigā ikdienā gara spēkā, tas ir cilvēks, kurš ļoti labi māk padoties Dievam. Padodies Dievam. Tad, kad tu apsēdies krēslā, tu taču nepārbaudi katru reizi krēslu, vai krēsls tevi noturēs pareizi. Tu vienkārši apsēdies. Tu vienkārši padodies, ka krēsls tevi noturēs. Tāpat arī mēs padodamies Dieva žēlastībai. Es vienalga, ko būtu izdarījis sevi pie Dieva, un es padodos Dievs, Jēzu, viņš žēlastībai. Bet tad, kad tas nāk caur patiesu ticību, ka viņš tik žēlastības pilns pret mani, tad es varu padoties viņam. Un viņš jau ir tur. Jo viņš jau ir nācis mani glābt, mani pestīt, mani piepildīt. Un es mācos staigāt žēlstībā, padoties Dievam. Ja? Bet Sātans atkal otrādi, viņš mēģina tev notiesāt. Viņš saka, jā, kāds tu slikts. Redz, kā tu grēkoji, un tad jau saka, domāt pats, varbūt, es nezinu, Ej pie Dieva, skrien pie Tēva, atgriezies mājās. Nekas, ka izšķieda visu mantojumu. Viņš tev iedos jaunu. Nekas, ka dubļos sasvēries. Viņš tev iedos jaunas drēbes. Viņš tev uzvilks gradzenu pirkstā. Viss, ko Dievs vēlās, lai tu ej pie viņa un paliec pie viņa. Jo tikai viņā tev ir uzvara. Padodies Dievam, un tikai tad stājies Sātanam pretī. Bet bieži vien mums ir tā, ka mēs domājam, ka Dievs mūs notiesā. Es nevaru iet pie Dieva, tāpēc, ka es grēcīgs. Un tad tu gribi uzvarēt velnu, lai varētu iet pie Dieva. Tu gribi uzvarēt grēku, lai varētu iet pie Dieva. Jo tev liekas, ka Dievs tevi nepieņem. Bet evaņģēlis pilnīgi savādāk runā. Viņš pieņem tevi vienalga, cik tu grēcīgs būtu. Jo tikai caur viņu tu spēj uzvarēt grēku. Tas nozīmē, lai cik tu grēcīgs būtu te pie Dieva, Dievs tev piepilda nomaskā, paliec pie viņa. Un tu redzēsi, ka grēkam nebūs vara pār tevi. Redzat?
Bet Sātans to visu tā pagriež otrādāk. Ka tev liekas, ka kamēr es grēcīgs, kamēr es neesmu uzvarējis vēlnu, kamēr visu neesmu perfekts, tikmēr es nevaru iet pie Dieva. Bet tieši vienīgā tava izeja ir iet pie Dieva. Vienīgā izeja ir iet pie Dieva. Un kas mūs padara patiesi svētus? Tas, ka mēs to saprotam. Tad, kad tu saproti, ka vienīgā izeja negrēkot ir iet pie Dieva, padoties Dievam, tad tu atmet savu spēku un atzīsties savā nespēkā un pieņem viņa žēlastību. Un tad tu mācies staigāt ar žēlastību, ar garu piepildītu dzīvi. Bet kamēr tu domā, ka Dievs tev tikai pieņem, ka tev ir perfekta dzīve, tad tu centies slēgt, ka pats man jābūt svētam, man jācenšas būt svētam, tad es iešu pie Dieva. Tad es lūgšu Jēzu. Un tu tā kā nosodījumu jūti, man Dievs, viņš man nevar pieņemt, tāpēc, ka es vakar sameloju kaut ko, vai es sadusmojos savu māsu vai brāli. Dievs man nepieņem, pats. Un tā kāds sludina par Jēzus mīlestību, un tad tā, jā, Jēzus man mīl, piedod, Jēzu, piedod, ka es pieņēmu melus par tevi, nomazgā lūdzu mani. Bet mums vienmēr tajā atziņā jāstāja, ka Jēzus tev mīl, un bez viņa tu nespēj nemaz negrēkot, viņš to zina. Atcerieties, ja es pats teicu, tu bez manis neko nespēji, jūs bez manis nespējat nest atgriešanās augļus, viņš to zina, viņš taču zina, ka tu bez viņa nevari, nu tad ej pie viņa. Viņš taču zina, ka tu bez viņa esi nespēcīgs. Jēzus to zina, tāpēc viņš neprasa tev, lai tu kļūtu spēcīgs. Viņš tieši aicina nespēcīgos, vājos, slimos, kroplus, lai tie iet pie viņu, un tad viņš viņus dara spēcīgus. Mums vienmēr jāatgādina sev, par ko tad īsti ir evaņģēlijs. Jēzus nav nācis glābt taisnos, bet grēciniekus. Es esmu grēcinieku vadonis. Ja uz manu dzīvi paskatītos, es esmu katru dienu pakļauts šai grēcīgajai miesai, un katru dienu man vajag žēlastību. Ja kādu dienu es nesavienojos svēto garu, es jums garantēju, es krītu, es gāžos. Un manas zināšanas man nepalīdz. Man ir liels rakstu zināšanas. Es Dievu vārdu tiešām ļoti, ļoti pārzinu. Nu tiešām, tāpēc tā ir, es viņu mīlu to vārdu. Bet vārds man nepalīdz. Man palīdz dzīvība, kas nāk no Jēzus negrēkot katru dienu. Man palīdz viņa žēlastība. Ja es nelūkšu Dievu, tad viss manas zināšanas man nepalīdz. Ja es neiešu pie Jēzus, ja es nemeklēšu viņu vaigu, viņa tuvumu, man nepalīdz manas zināšanas. Vispār nepalīdz. Jums pilnīgi saka, nepalīdz. Zināšanas tev nepalīdz, bet zināšanām ir spēja tev norādīt pareizo virzienu. Un arī tas, ko es jums tagad saku, tas ir zināšanas. Kad zināšanas tev nepalīdz. Tāpēc arī es teicu, nemeklējiet glābšanu rakstos, necenšieties izpildīt bauslību, piepildīt viņu. Tas nav iespējams. Ejiet pie dzīvības valdnieka, dzeriet dzīvās ūdens traumas no viņa, piepildieties ar viņu garu, sēžiet pie viņa kājām, baudiet viņu svēto tuvumu, un tad jūs redzēsiet, pēkšņi grēks nevalda vairs par tevi, tāpēc, ka tevi ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē. Un ja tu ļauj lielajam Dievam mājot tevi, tad tu pat maziņš būdams varēsi uzvarēt Goliātu, un ne tikai Goliātu, bet veselu filistiešu armiju, kuras priekšā ir Goliāts, tāpēc, ka Dievs ir visu varens. Tāpēc mums jāiemācās padoties visvarenajam Dievam, un tad stiprais velns būs kā maza muša vai ots tavā priekšā. Tāpēc mēs uzvaram cīņas tā kunga spēkā, nevis savā spēkā. Mums jāiemācās padoties Dievam. Redz, ja grēks valda pār tavu dzīvi, ja Sātans tev uzvar, tev ir emocijas, kaut kas, tas tikai tāpēc, ka tu nepadodies Dievam, bet tu centies savā spēkā to uzvarēt. Tad, kad tu jūti negatīvas emocijas savā dzīvē, kad jūti kaut kas nav ritīgi, mācies savienoties ar dzīvības garu. Vienkārši mācies padoties Dievam. Ej, nometies ceļos un pacel rokas un sāc slavēt un saki, Jēzus, es ticu tavai mīlestībai. Es zinu, ka tu man neesi nācis notiesāt, bet dod dzīvību man, mieru man. Un tad, kad tu šo saproti, ka mēs dzīvojam no žēlastības, tad tu sapratīsi, ka lūkšana ir tavs spēks. Lūkšana tev aizved uz patiesu, svētu dzīvi garā. Amen. Amen, slava Dievam. Es domāju, ka šeit mēs arī beigsim.
lai arī šī doma mūsos nosakņojās, lai mēs nerunāsim neko vairāk pa virsu, gribu tikai tātad. Mēs dzīvojam uzvarā Jēzu Kristu, un to, ko arī tieši Arturs tagad teica, nāk šī raksturvieta no Caharijas grāmatas, ne ar spēku, ne ar varu, bet ar manu garu. Saka tas kungs Cebots, tikai un vienīgi viņa spēkā, viņa gara spēkā mēs uzvaram. Un kā mēs varam uzvarēt? Vispirms padoties Dievam, tad stāties pretī kopā ar viņa spēku, un tad velns bēgs no mums. Slava Dievam, amen. Paldies ikvienam katram, kas bija, kas jau ir aizgājuši, arī jums paldies. Es ļoti pateicos manam dārgajam debes tēvam, ka viņš ir ar mums, ka viņš mūs runā, ka viņš mūs maina, un viņš negrib mūs atstāt tādi, kādi mēs esam. Lai arī kur mēs būtu, viņš mūs negrib atstāt, viņš mūs grib vest vēl lielākā spožumā, vēl lielākā tīrībā. Jo mēs esam viņa brīnišķīgās līgavas, kuras viņš sagatavo, jo viņš nāks drīz, un viņš grib, lai mēs esam smaržīgi, tīri, skaisti, ieziedušies ar eļļām, ko apraksta Dieva vārds. Un es varbūt vēlētos palūgt, Ojār, tev, lai tu nobeidz šo sapulci ar lūgšanu, pateicību, un tad arī iesim. Paldies, Tev, debes Tēvs, ka Tu saved mūs šovakar kopā. Paldies, ka Tu šķīsti mūsu sirds. Paldies par Tavu žēlastību, par ikvienu katru sirdi. Un paldies, ka Tu vadi mūs katru apgaismot viens otru savā patiesībā. Mēs no sirds nožēlojam savus grēkus un nesam tos tavā priekšā. Lūdzu, svētī katru naktsmieru un nākamo dienu, un pavadi visus, dod savu spēku mums. Paldies! Āmen!